Kāpēc tev dzīvē, kad viss ir labi, tu tāpatās jūties slikti? Ja 3 mēnešu biznesā bija sūdīgi, 4. arī būs. Kāpēc prāts koncentrējas uz negatīvu? Tās emocijas ir drūmas, zemas, bailīgas. Tu esi uzvilcis tās negativitātes brilles virsū, un tur tu tiec tikai klāt pie tām domām. Ģimene ir, mašīna ir, māja ir, ēst ko ir, ceļo, sporto, viss ir. Tu nāc mājās reāli nelaimīgi. Tu īsti vairs nekontrolē, kas notiekās. 3 lietas, kas iznīcina cilvēku enerģiju. Tad es sāku sadzirdēt to ķermeni, un tad es sāku palaist vaļā to kontroli. Viens ieradums, kas visvairāk uzlabos cilvēku dzīvi. Mēs visi esam jau tajā drošībā, bet joprojām ķermenis reaģē, it kā mēs nebūtu tajā drošībā. Top 3 ikdienas ieradumi, kas garantē, ka cilvēks jutīsies slikti. Mūsu dzīves kvalitāte ir tikai un vienīgi atkarīga no mūsu emocijām. Atzinība vajadzīga, ja? Tad kaut kas ar tevi nav kārtībā. Sabiedrībā tas uzskats, ka līdzjūtība ir vājums. Ja mēs fokusējamies uz to vienu lietu, kas mums dzīvē neiet, tā viena lieta iznīcinās pilnīgi visu to, kas mums iet. Cienītie draugi, šodien ir brīnišķīgs podcasts ar 2 super jaudīgiem viesiem, pa kuriem es pastāstīšu bišķiņ vēlāk. Šodienas tēma mums ir, kāpēc tu visu laiku jūties slikti. Tev dzīvē viss ir it kā labi, bet tu jūties ikdienā slikti. Tu neesi slims, bet tu arī nejūties labi. Tu neesi depresijā, bet tu arī neesi dzīvs. Un šis ir stāvoklis, kurā šobrīd atrodas miljoniem cilvēku visā pasaulē. Un visnērtākā patiesība. Lielākā daļa cilvēku jūtas slikti, jo viņu dzīvesveids un domāšanas veids ir pret viņu pašu dabu. Šodien mēs par to parunāsim daudz dziļāk, daudz konkrētāk. Un šodienas galvenās tēmas, ko mēs apspriedīsim, kāpēc tu jūties nogurs pat no rītiem, kad tu celies augšā pēc miega? Kāpēc tev dienā pazūd motivācija? Kāpēc tev vienkārši negribās kaut ko darīt, vai tu īsti nesaproti, ko darīt, vai tu dari pareizi vai nepareizi? Un pats galvenais, kā izkāpt no šī stāvokļa. Tāpēc skaties podcastu epizodi līdz beigām, un pašās beigās tu uzzināsi risinājumu, kā tad izkāpt no šī cikla un kā dzīvē vienkārši justies labāk. Šodien pie manis ir 2 cilvēki, kuri strādā ar šo realitāti katru dienu. Mārtiņš Baranovskis, fitnesa un mentalitātes coach, jaudīgs, powerīgs cilvēks, A-Player akadēmijas dibinātājs, kas palīdz vīriešiem izkļūt no stagnācijas un kļūt par spēcīgām personībām. Kā arī Aksels Cīrulis, veselības mentors ar medicīnisku izglītību, kurš palīdz cilvēkiem izkļūt no hroniska stresa un atgūt enerģiju un skaidrību. Čau, Iri! Man patīk vīriešu un sieviešu, kā saka, ir sievietēm jaudīgi un arī vīriešiem jaudīgi. Vīriešiem drives, ja? Tāpēc es šodien domāju, ka būs drives, un jūs arī ikdienā strādājat ar šīm lietām, ja? Teiksim, par to šo visu body, mind and spirit, ja? Teiksim, kāpēc mēs jūtamies slikti. Un tāpēc mēs šodien nesmērēsim virsū nekādu motivāciju, mēs runāsim par realitāti. Pareizi? Pavisam noteikti. Ja tu pēdējā laikā nejūties labi, tad šis video tev ir obligāti jāredz. Pieseko mums, ielaiko, jo tas palīdz mums attīstīties, un šobrīd 70% no visiem skatītājiem vēl nepieseko mūsu kanālam, tāpēc ļoti svarīgi arī, lai tu pieseko šim kanālam, jo tas palīdz mums attīstīties, palīdz mums aicināt šādus cilvēkus un palīdz izzināt, padziļināt šīs lietas, šīs tēmas, par kurām mēs runājam. Un starp citu, mēs neko nepelnām par šo kanālu, ja mēs to darām labdarības nolūkos, ja, palīdzēt sabiedrībai kļūt apzinātākai, skaidrākai, brīvākai, laimīgākai, veselīgākai, tāpēc tavs piesakojums un tavs laiks, tavs sirsniņš mums palīdzēs. Tas būs tavs donations mūsu podcastu attīstībai un par šīm vērtībām, par kurām arī mēs šeit runājam. Tāpēc paldies, ka tu jau piesakoji, mēs to redzējām, mēs to novērtējam un virzamies tālāk. Sāksim varbūt tās ar vienu brutālu jautājumu. Kāpēc cilvēks var dzīvot normālu dzīvi, bet justies slikti? Zini kā, tās emocijas un tas, ko cilvēks jūt, tā ir vienkārši navigācijas sistēma. Jebkura emocija, kur tu jūti, viņi tev dod kaut kādu signālu. Un šī gadījumā cilvēks jūtās konstant slikti, tad viņš iet pretī tam, kam viņš ir paredzēts. Viņa misija, viņa rīcības, viņa standarti, un attiecīgi nevis no tām emocijām ir jābēg, kas mūsdienās ir diezgan populāri, kad mēs uzreiz ķeramies pēc kaut kādas ātrās labsajūtas, esam reaktīvi, bet ir jāuzdod vienkārši jautājumu, kur tev sāk vilkt uz priekšu, kā, hei, ko man šī emocija rāda? Vai es varbūt daru kaut ko tādu, ko man nevajag? Varbūt esmu saskāries ar kaut ko tādu, kas man ir jāatmet? Varbūt
tā emocija vienkārši man rāda, ka es neesmu pareizā vietā un man jāsāk ir kustēties. Un attiecīgi, ja mēs tā kā ilgāku laiku tā kā pie tām emocijām nestrādājam, neanalizējam, tur mūsu dzīves kvalitāte krītās, jo mūsu dzīves kvalitāte ir tikai un vienīgi atkarīga no mūsu emocijām, no galvenajām emocijām. Un ja galvenās emocijas tev ir negatīvas, tu sev šaubi, tu dusmojies, tu vaino kādu, tu aizvainojumu, loģiski tev caur dienu vienkārši nebūs spēks, tev nebūs enerģija, tev nebūs vēlme, tu neko negribēsi darīt. Bet otrpus tām emocijām īstenībā ir pilnīgi viss, kas tev ir jādara. Ko tev vajadzētu uzsākt, ko tev vajadzētu mainīt, ko tev vajadzētu sākt darīt. Un tad, kad tu sāc klausīt viņus, lietas sāk notikties. Tās iespējas sāk atnākt. Tos cilvēkus tu satiec, tos mentors tu satiec. Tu dzirdi kaut kādu tos signālu, ko tev vajadzētu sākt darīt. Tev vienkārši vajag uzdot jautājumus, lai sāktu vilkt sev ārā no tās situācijas. Tātad tu saki, vairāk dzirdēt sevi, vairāk dzirdēt, kas tevī notiek iekšēji, ja? Kāds ir tavs sajūts, ja? Saprast, ja? Vairāk saprast sevi, ja? Teiksim. Kad, principā, lielākoties cilvēks nesaprot sevi, ja? Mēs jau īstenībā arī sabiedrībā, man liekas, regulāri sākam, mums ir sirdsbalss, mums ir tas gut feelings, mūsu ķermenis īstenībā ļoti labi parāda visas tās emocijas. Tas ir tas, kā es saku bieži vien klientiem, kad mums ir tas vadības panelis mašīnā, mēs redzam, ir lampiņas iedegušās, ķermenis jau rāda, kur kaut kas sāp, kaut kāds diskomforts, kaut kāds saspringzinājums. Un ja tu spēj to nolasīt, tad tu arī uzreiz zināsi, vai tev ir jāapstājās, vai tev tagad ir jārīkojās. Un ja tu sāc tajā klausīties, tad paliek vieglāk. Jo ķermenis laiku pateiks priekšā. Un tā arī, man liekas, viena no lielākajām lietām, kas mums liek justies slikti vai labi, ir mūsu nervu sistēmas stāvoklis. Ja nervu sistēma ir konstantā saspringzinājumā, tajā izdzīvošanas stāvoklī, kur tās emocijas ir tādas drūmas un zemas, bailīgas, tad, protams, tur būs diezgan grūti. Bet atkal, ja mēs paceļam emocijas uz augšu, mēs sākam atbrīvoties, atslābināties, tad dzīve būs pavisam citādāk. Tu pateici atslēgu lietu, cilvēks ir jājūt sevi, ir jājūt savu ķermeni, un es domāju, šeit ir lielākā atslēga, es domāju, lielākā daļa nejūt savu ķermeni, nejūt, tu ikdienā vienkārši nejūt. Es varu pateikt godīgi, es praktiski nejūtu. Man ir ļoti grūti nočekot, ka es reāli dienā esmu, sasprindzis, ja? Piemēram, mājās, es atceros, agrāk vienreiz klausījos tur vienu raidīju, un tur tādu apmācību sievieti saka, viņa saka, tur ir vīriešiem, tas bija tas kurs, ja. Viņa saka, un tagad vīrieši atslābināties. Un es saprotu, cik es biju sasprindzis. Un tu vispār nemaz nemani, saprotu, ikdienā nemani. Un ja tev kāds vienkārši šitā visu laiku pateikt, tik pēc 10-15 minūtēm atslābinies, mēs vienkārši būtu šokā, ja, piekrīt, ja, tāpēc, ka grūti saprast, kā tu jūties, ja. Tu esi visu laiku tajā prātā dzīvo, ja. Tu visu laiku skrien uz savu mērķi, viens uzdevums, otrs, trešais, ceturtais, un tu realitātē nemaz nesaproti, kā es jūtos tagad, kā jūtās mans ķermenis, ja? Un tā varētu būt atslēga problēma, ja? Teiksim, ka cilvēki pārsvarā vienkārši tai skrējienā, mēs dzīvojam pārāk daudz prātā, un tas prāts mūs laiku dzen kaut kur uz priekšu, tu realitātē vispārējo, kas tev ir, tu nemaz nejūti. Es domāju, tu jūti, nav tā, ka tu nejūti, vienkārši tas jautājums par toleranci. Kādam vajag riktīgi kaut ko sāpīgi piedzīvot, un tad viņš sajūt. Ja, ka tu, tur pamosies ar sāpošu muguru un tu nevari pakustēties vai saspringt kaklu un tu nevari galvu pagriezt, tu jūti, bet tas ir vairāk par to niansi, kad sajūt, man bišķiņ vienā pusē ir kaut kāds saspringzinājums. Un tas ir kaut kas tāds, ko var īstenībā trenēt, aizvien vairāk un vairāk pievēršot uzmanību vienkārši tam, ko ķermenis savu laiku cenšas pateikt un to neignorēt. Neteikt, ka man tagad ir deadlines, man tagad ir darbi, kas ir jāizdara, bet hei, kā es pirms jūtos, kas notiekās manā ķermenī, un no tā attiecīgi spēr tos soļus. Un tas īstenībā beigās tev dos krietni labāk rezultātu, krietni baudāmāk to procesu. No, pēc tam pastāstīs, aiziesim vēl to, kā to var, teiksim, vispār, ja, kā to var sadzīvot, bet piekrīt, ja, principā tagad tā, cilvēks, principā dzīvo labu dzīvi, viņam, principā, viss ir ok, ja mēs uzskaitam, ja, teiksim, visas lietas, kas tev vajadzīgas dzīvē, lai tu dzīvot laimīgi, veselība ir, ģimene ir, mašīna ir, māja ir, ēst, ko ir, tur ceļo, ja, sporto, viss ir. Tu, nāc mājās reāli nelaimīgs, neapmierināts, vai tu ikdienā vienkārši jūties nelaimīgs, ja? Kā šito pamainīt? Tas būs fokus. Kur mēs fokusējamies, tur plūst mūsu enerģija. Ja mēs fokusējamies uz to vienu lietu, kas mums dzīvē neiet, tā viena lieta iznīcinās pilnīgi visu to, kas mums iet. Tāpēc viņam varbūt ir pilnīgi viss, bet kaut kas vienā dzīves sadaļā pieklibo, un prāts vienkārši aiziet tajā daļā, un viņš compoundojās iekšā tajā daļā. Un tad jau tu sāc jau palikt akls. Tev ir uzlikts brilles, tev vairs neredz to, ka tev kolosāli ģimene, to, ka tev kolosāls
kolosā veselība, to, ka tev ir kolosās bizness, to, ka tu esi brīvs un tā tālāk. Viņš nepamanā, viņš vienkārši atrod to vienu lietu. Tas viens kretīns man nogriez ceļu, tas viens kretīns man pateica to un to, prāts ieiet tajā fokusā un viņš tikai un vienīgi rok tajā negativitātē. Kas notiek? Tev paraujās lejā tavas emocijas, tev vibrācija ir zem, tajā brīdī tu esi uzvilcis tās negativitātes brilles virsū un tur tu tiec tikai klāt pie tām domām. Jo attiecīgi, kāda ir tava vibrācija, tāds būs tavas domas. Ja tu zem vibrē, tev būs negatīvas domas, un tās domas sāk vienkārši lēnām inficēt tevi, un viņas ietekmē tavas emocijas, un tu pēc tam pārnāc mājās. Nesaprotu, kas notiek. Man it kā viss dzīvē ir, bet bāc, kaut kur tas fokus beigās ir noplūdis un aizgājis ne tur, kur vajag, un tu vienkārši iekrits iekšā tajā prāta lūpā. Un jo biežāk mēs tā daram, un jo mazāk mēs disciplinējam mūsu prātu, tas jau paliek mūsu temperaments. Tas paliek vienkārši par tevi. Vienkārši un lielākā daļa mēs arī esam, teiksim, tā mūsu identitāte ir veidojās, kā mēs esam izveidojuši, un tas prāta ieradums, tas ir vienkārši prāta ieradums. Kāpēc prāts vispār koncentrējas uz negatīvo? Kāpēc prātam, kā tu pateici, visu dienu viss ir labi, viena lieta, un tu visu dienu kurbulē to vienu lietu? Vieglāk. Prātam, jebkurā gadījumā būs vieglāk uzfokusēties uz negatīvo. Tev nav vajadzīgs nekāds eforts, tāpēc, ka tev tā negatīvā sajūta dod uzreiz tādu lādiņu, momentālu enerģiju, bet viņi pēc tam tev iztukšo. Uz pozitīvu tev reāli ir jāiedomājās, jāsāk fokusēties, lai tu reāli justu. Jo negatīvs tev principā ir negatīvs, tas ir tas, kur tev kaut kas ir jārisina, ja? Tu gribi saprast, kas tur, kāpēc un tā tālāk, un tu, teiksim, iet tai negatīvā, un tu sāc viņu, tas prāts mēģina viņu risināt, ja meklēt, risināt vai kādu vainot, ja vēl kaut ko. Tagad tev ir labi, protams, tev nav nekāds dopamīns, tev nav nekas tur jārisina, ja? Tāpēc jau arī šobrīd ziņas, 98% ir negatīvas ziņas, ja? Un visiem tas patīk. Visiem patīk zināt, ka Dubajā tagad tur šauja vēl kaut ko, ja? Kāds sakars, man vispār tas neinteresē vēl. Es domāju, tas nav tikai par to patīk, tas ir vairāk par to atkal izdzīvošanu jautājums pirms. Ja mūsu ķermenis ir saspringts un mēs dzīvojam tajā izdzīvošanas stāvoklī, tad mūsu fokus uzreiz automātiski būs tā kā skatīties, kur ir draudi. Tas tīri no mūsu attīstības sākumiem, kad bija svarīgi parūpēties pirms par izdzīvošanu, par drošību, bet ja tu konstanti esi tajā stāvoklī, ka liekas, nezinu, tūlīt istabā ieskries vilks, viņš tev apēdīs jau, vai tas būs tavs priekšnieks, vai tas būs, nezinu, nodokļu ievācējs vai kas, tad tu nevari īsti arī atstāt tev uz laiku tas stāvoklis, tu īsti pat nekontrolē tās domas, jo viņas vienkārši nāk. Jā, tas ir viss automātiski uzreiz. Un, man liekas, tur ir tas svarīgākais, ka tu skaties, kāds ir tas stāvoklis tev, ar kādu tu no rīta piecelies. Man liekas, bieži vien mēs to tik neapzināti daram, ka beigās arī ir visu laiku tā, ka tu centies izdzīvot, un tev jau ir tās visas labās lietas. Tu labi lietu pateici, ar kādu domu es no rīta pieceļos, ar kādu stāvokli. Tā vispār ir bāze, es domāju, tā ir bāze ārkārtīgi svarīga, un es viņu arī pa laikam atkal aizmirstu, ja? Vienkārši katru reizi arī kaut ko pierakst, vienkārši lecerētos, ja? Bet no rīta vienalga, tu var sev sagatavot, bet tev tā diena var izsist ārā. Tev var izsist, un tāpatās var ieciklēties kaut kādā negatīvā lietā. Jautājums, cik spēcīgi tev notrigerēs. Jo spēcīgāks triggers, un jo vairāk tas triggers atbildīs kaut kādai bērnības līdzīgai situācijai, jo vairāk tu tajā raksies iekšā. Tas tev emocionāli izraisīs, ja? Piekrīt, ja tur kaut kāda situācija tev varbūt ne tik stipri, ja? Bet kāda situācija, ka tu tur var nedēļu vienkārši par to situāciju pērties, ja? Negulēt un vēl visu kaut ko, ja? Tas jau arī atkarīgs no tā ir. Jā, un tāpēc mēs katrs arī reaģējam citādāk, jo mūsu tā bagāža no pat bērnības ir pavisam katram citādāk. Un kā mēs esam izveidojuši tās perspektīvas par dzīvi. Cits tur cepjās pa sīkumiem, un cits atkal vispār pat tādiem pat nereaģē. Tas viss ir atkarīgs, kā mēs esam izveidojuši to perspektīvu. Un tad no turienes arī tā kā veidojās, jā, kā tas mūsu prāts darbojās, un kā mēs viņu tā kā piekontrolējam, kā mēs viņu piedisciplinējam. Kā jums liekas, šobrīd lielākā daļa cilvēku dzīvo patiesībā hroniskā stresā. To nemaz neapzinās. Jā, pilnīgi. Jā, jo tas, ko es arī visu laiku runāju, tad cilvēkiem atkal un atkal redzu, ka tev ir viss, un tajā, ja mēs esam godīgi pret sevi, mēs paskatāmies vienkārši, kur mēs tagad esam, tajā istabā, kur mēs esam. Tie, kas arī skatās, klausās šo vienkārši uz brīdi, ja tu tā kā pavēro, vai šajā istabā ir kaut kas tāds, kas tev apdraud, vai kāds nāk tev tagad pie rīklas un tagad kaut ko cenšas darīt pāri. Godīgi, nē. Un līdz ar to mēs visi esam jau tajā drošībā, bet joprojām ķermenis reaģē, it kā mēs nebūtu tajā drošībā. Un līdz ar to ir tās visas domas, un tu īsti vairs nekontrolē, kas notiekās. Jo, principā, visa problēma īstenībā reāli ir prātā. Visa problēma. Visas depresijas, visas pārējās lietas, ja tas viss ir izdomāts. Tu cilvēks pats to iekurbulēs sev prātā, piekrīt, ja? Jā. Un, ka tu vienkārši pārāk, tas nozīmē to, kā es to uzskatu, ka tu pārāk daudz, principā, ka tu vispār dzīvo tikai prātā. Prāts un enerģijas lauks.
Es Kur pat teiktu, tas ķermenis arī. Mums ir ļoti labi tās tēmas, viņas visas iet uz laiku kopā, viņas visas miedarbojās. Jo mēs zinām, ka mūsu, piemēram, tas gut microbiome ir milzīgi ietekme uz to, kā darbojas mūsu smadzenes. Tur ir 95% no mūsu laimes hormoniem. Zarnu mikrobioma. Tieši tā, tur rodās viss. Tas nozīmē tas, ko tu ēdi, ko tu dzeri, pārsvarā. Un attiecīgi tie signāli, kas iet no smadzenēm uz zarnām, ir mazāk īstenībā nekā no zarnām, kas nāk augšā uz smadzenēm. Tā jau saka, vēders un gati ir tā kā otrais prāts. Jā, tieši tā. Un tad mums vēl ir sirds, kas arī tagad cilvēki zinātnieki atklāja, ka tur arī ir neironu loks apkārt, kas varētu būt pat trešās smadzenes, kuras nevēl mums sabiedrībā ir tas teiciens sirdsbalss. Tāpēc mums ir jāskatās, kā mūsu ķermenis... Viss kopējs mehānisms. Jā, jo man liekas, tā ir lielākā problēma, ja mēs skatāmies, kad mēs ejam pie terapeita vai pie ārsta, tad viņi skatās tās lietas atsevišķi. Tas ir tas, ko es arī savā darbā visvairāk vēroju. Visu laiku tas kopums ir jāskatās, jo tiklīdz tu kaut ko ignorē, tu vienkārši palaidi garām ļoti daudz. Piekrīt, un es arī domāju, kā nedrīkst izslēgt kaut kādu vienu metodi, teiksim, tur arī draudziņi saka, ko tur terapija, tie, kas iet terapijā, daudz gadus, teiksim, tie tur baigi ego savējo, teiksim, un viņi tā kā bišķi nolaidz to terapiju, teiksim, kas man, protams, reiz ir normāli ietrigerēja, es reāli, teiksim, par pretēju kaut ko pateikt, bet es ieklausījos, padomāju, varbūt savu daļu taisnību tur arī ir, bet man liekas svarīgi neizslēgt tās lietas, jo, principā, ja tu to izslēdz un noliedz, tu, principā, tu sev atņem lielu daļu attīstības. Jo tas, ko tu teici, tas tāpat kā cilvēks ķermeniski, viss kopums, tā body, mind, spirit, tas viss kopā darbojās. Turklāt ķermenī ir atsevišķi bloki un tā tālāk. Tāpat tās arī dzīvē kaut kādas lietas, tu neliedz. Kaut kādas tur, teiksim, varbūt ezotēriskas lietas, kaut kur arī, teiksim, paņem, kaut kur varbūt atkal tikai loģisks kaut kāds, kaut kur atkal padziļināt psiholoģiju, un tas viss strādā kopumā. Jā, jo tas, ko Mārtiņš arī teica, man liekas, cik svarīgi ir pievērst uzmanību emocijām, jo tās lielā mērā nosaka to, ko mēs domājam, bet kur ir emocijas? Viņas nav galvā. Emocijas ir ķermenī. Un mēs varam redzēt, kad cilvēki, piemēram, iet caur kaut kādu trigger punktu masāžu, tur nāk augšā reizēm tādas lietas, tīri vienkārši iekustinot ķermeniski. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs pievēršam uzmanību, visiem tam kopā, un tad mēs redzam, cik krietni efektīvāk var īstenībā arī risināt to, kas notiekas galvā, to, kas notiekas ķermenī. Nevis tikai atsevišķi. Bet emocijas jau atnāk no kurienes pirmais stimuls, jo tur ir smadzenēs. Un pēc tam tev aiziet emocijas. Tavs prāts iestimulē kaut ko, un tad viņš palaiž lejā tām domām, reāli emocijas sāk reaģēt. Pareizi? Tā taču ir. Un tad tā enerģija nosēžās tev ķermenī. Mums, tas, ko es esmu redzējis, ka man liekas, mēs kā cilvēki reaģējam situācijām dažādi. Un situācija var būt viena, bet reakcija var būt dažāda tikai tādēļ, ka mums katram ir kaut kāds skatījums par to situāciju. Ja viens tic, ka tas ir kaut kas biedējošs, otrs tic, ka tas ir kaut kas aizraujošs. Un uzreiz būs pavisam cita emocija, būs uzreiz pavisam cita reakcija, darbība un rezultāts. Un tāpēc tas, ko es redzu, viss vienmēr atgriežas pie tā, ko mēs ticam īstenībā. Tas ir tas tāds kors, jeb tās domas, kas vienkārši atkal un atkal atkārtojās, viņas tā kā izveido mūsu identitāti, raksturu, un tad tas ir tas, uz ko mēs sākam reaģēt. Tas viens otru, tas izveido identitāti, arī izveido to, un to arī izveido identitāti. Tas viss savstarpēji saistīts. Jā, pāpli. Jā. Kāpēc jums liekas, cilvēks no rītiem jau pieceļās nogurs? Viņš jau, kā mēs runājam, ka viņam ir izveidojies jau, teiksim, tas temperaments, jo skaties, kā ir, tev atliek 3 reizes sajust, teiksim, negatīvas emocijas par kaut kādu situāciju. 4. reizē, kā mēs zinām, prāts grib strādāt automātiski, viņš jau sāks uzreiz, zini, ja 3 mēnešu biznesā bija sūdīgi, 4. arī būs sūdīgs. Viņš jau tā kā uzreiz jau roku nost, jau pat saknē, pat nemēģinot tā kā izlabot to situāciju. Tāds vienkārši ir prāts, vai ne? Un, teiksim, ja cilvēks ir pāris dienas cēlies ļoti slikti, viņam jau uzreiz arī tā kā būs briesmīgi. Un viņš nemaz nepiedisciplinē to prātu, nemēģina iegriezt tās emocijas citādāk, vai neizmanto instrumentus, lai tā kā pacelt tās savas emocijas augšā. Un tur vienkārši apakšā ir tas, kad ir vienkārši nedisciplinēts prāts. Un, ja tu nedisciplinē prāti, jo viņš vienkārši skrien uz jebkurām domām, tad arī tās domas, kas nāk brīžiem galvā iekšā, gribās iegriezt pretējā joslā un iebraukt kādam purnā, drīz arī realizēsies. Jo vienkārši tu nonāks tajā punktā, ka prāts tev tik tālu kontrolēs. Vai ne? Un tad, kad mēs sākam disciplinēt prātu, lai vai cik ir grūti, lai vai kādas ir tās situācijas, tu vari pateikt, ok, es saprotu, ja es šodien sūdīgi jūtos, bet ko es varu izdarīt, lai es jūtos procentuāli labāk tajā situācijā?
Un tad tu sāc izmantot, protams, tos savus instrumentus, kurus tā kā tu esi jau savācis sev, lai tu varētu tik kontrolēt par to. Jā, man ļoti patīk, ka tu teici, ka tu saproti, ka, hei, kur ir kaut kāda sliktā diena, un tu izrādi sev to sapratni, to līdzjūtību. Man liekas, ar disciplīnu ir jābūt uzmanīgam tādā ziņā, ka tas ir labs sākums. Disciplīna ļoti labi palīdz iesākt kaut kādas lietas, bet ja tas ir tavs risinājums ilgtermiņā, tad būs auss. Un ja tu fokusēsies tikai uz disciplīnu, tad būs smagi, grūti. Tas ir tāds piespiešanas veids, tas ir tāds rakstura veids, un principā tas raksturs lielākā daļā cilvēkiem nav uzturnēts, tu esi citādāks, ja tu esi tev uzturnējis, un es arī esmu citādāks, arī sev uzturnējis, bet agrāk vispār nebija disciplinēts, ja? Un lielākā daļa cilvēkiem tas ir ļoti sarežģīti. Varētu teikt, tā ir piespiešanās, jo tev bija disciplīna, tev sev ir jābūt lielam tādam iekšējam tādam gribspēkam, kur tīpaši grūtos brīžos, kur ir lielākā problēma? Lielākā problēma cilvēkiem nav problēmas gribspēks. Lielākā problēma tad, kad viņiem iet grūti, tad ir to gribspēku grūti ieslēgt. Ja? Kā es saku, kas ir disciplīna, man patīk nodefinēt. Darīt lietas patstāvīgi, arī tad, kad jūties slikti. Vienkāršiem vārdiem. Disciplīna ir tā, kad es reāli rīkojos neatkarīgi no mana emocionālā stāvokļa. Šodien ir labi, bet es to izdomāju, es izdarīšu. Un rītdien ir slikti, es arī izdomāju, to izdarīšu. Bet lielākā problēma jau tāda, kad es jūtos slikti, 99% cilvēki vairs to nedara. Un tā ir problēma. Tagad to, ko tu saki, tagad par to prātu kontroli, ja? Man tagad ir kaut kāds periods, kad man ir slikts miegs un vispārējais ir kaut kāds dzīvē problēmas, un es saprotu, es arī esmu pazaudējis visus savus instrumentus. Es tagad es klausos, es atkal reāli savu kačī atpakaļ kaut kādas šīs lietas saprotu, brēns. Es agrāk to lietoju, es tagad to nelietoju, tāpēc, ka es kaut kādā disonansē esmu, un tagad tajā brīdī tu aizmirsti visus tos savus instrumentus. Un tajā brīdī tu dzīvo kaut kādā pilnīgi atrautā realitāte, nedarī no tā, ka tur bija daudz lietas pielieto, ja? Un te ir tā lielākā sāls, ja? Ka tu šajos grūtajos brīžos arī spēja kaut kādā veidā, to pielietot, ja? Un tas ir, man liekas, visgrūtākais. Un te, man liekas, jābūt uzmanīgam ar tiem grūtajiem brīžiem, jo redz, tavs ķermenis, tavs emocijas jau tev deva signālu, un kā jau Mārtiņš sākumā teica, tas ir tas kompass. Tas ir tas, kas mūs vēd dzīvē, tās emocijas, viņas rāda, reku, šis ir tas labākais, kas ir priekš tevīm domāts. Un reizēm mēs ar disciplīnu, un es zinu arī ar tādu spītu no savas personīgās pieredzes, ka tu tik ļoti kaut ko tā kā iespīdējies, man ir jāsasniedz tās, un tu esi tāds spēcīga rakstura cilvēks, disciplinēts, tad bieži vien tu vari vienkārši izrakt sev pats to grāvi tikai tāpēc, ka tu esi kaut ko ieņēmis galvā, un tu vairs neklausi to, ko tavs ķermenis emocijas tev saka, un it kā tu sasniedz kaut kādu rezultātu. Un, ja mēs atgriežamies pie tā, ko tu teici, kas ir tas, kas liek mums justies slikti, kaut gan mēs daudz ko esam sasnieguši, mēs burtiski ejam pret sevi. Jā. Mūsu ķermenis emocijas saka, ej tur, bet disciplīna saka, ej tur. Jā, tas ieradums, tas ieradums, tas pats arī, es saslimu, un tev principā ķermenis saka, viss vecīt apstājies, tev reāli vienalga, viens tikšanās otru, ja, tur, un tas ir tas, ko tu saki, ja. Ka tu, principā, neieklausies sevi. Es arī saprotu, reāli ļoti grūti īstenībā reāli šo sev balansu iemācīties. Principā 2 dienas sev pateicu, ok, es reāli atcēlu un paliku mājās, ja. Tas priekš manī jau ir wow, liels sasniegums, ja. Bet arī tur es tāpatās daudz ko darbojos mājās. Es pēc tam pats domāju, priekš kam tu vispār, es grāmatu noliku, domāju, palasīšu grāmatā, es to grāmatu arī nepalasīju. Visu laiku kaut ko darbojos, un tas nav ok. Tas nozīmē to, ka tu, principā, realitātē varbūt pat dzirdi, es bišķiņ sev dzirdēju, bet vai tu dari? Man patīk ļoti, ko tu ienākot iekšā teici, tā kā, kad esmu tagad nedaudz saslims kaut ko, bet vajadzēja paņemt to pauzi, un rekur tev ķermenis tieši teica, hei, rekur ir tā pauze, ko tu prasīji, ko tu zini, ka tev jau vajag, bet, kaut kāda iemesla dēļ mēs varbūt nesadzirdam to, un attiecīgi ķermenis tev cenšas it kā palīdzēt. Es domāju, man tas ir vienkārši tas, ka es zinu, ka daudz ko vajag izdarīt, daudz ko vajag sasniegt. Es zinu, ka katru dienu jādara dienām, mēnešiem, lai tu kaut ko varētu izveidot. Ja? Tu nevari vienā dienā izdarīt un kaut ko sasniegt. Tas nav iespējams. Un pat tāpēc šis ir tā, manī iesakņojies. Tas ir gan labi, gan slikti, kā jau visām lietām. Jā. Labums tas, ka es daudz sasniedzu un es savus mērķus varu izpildīt. Ja? Sliktais ir tas, ka tu, protams, sev noliec otrajā vietā. Un tā atkal dziļa nemīlestība pret sevi, kas nav ok. Starp citu jautājums uzreiz skatītājiem, vai jums šādos brīžos, vai jūs dzirdat sevi, vai jūs ieklausties sevi, savā ķermenī, kaut kādos savos instinktos un spējat izdarīt to, ko jums reāli saka ķermenis. Apstāties, pālpot, iedot sev brīvdienu, atcelt kaut ko, nomainīt kaut ko, varbūt pamainīt virzienu, Tu ceļā ej pa ceļam, tu jau redzi, ka tev nav. Es esmu tāds cilvēks, es tāpat ļoti bieži turpināšu iet. Tāpēc, ka esmu izdomājis, man tas mērķis ir, un es lai uz to mērķi, Un citreiz izdodas varbūt, bet tas izdodas smagi, reāli citreiz grūti,
Citreiz tev vienkārši vajag pateikt, tu saproti, vienkārši viss griezies citu ceļu, ja? Vai jums izdodas skatītāji padalieties komentārā, man liekas, ļoti aktuāla tēma, izdodas seju uz sevi, un ja izdodas, ko jūs darat, ierakstiet izdodas, neizdodas, un ja izdodas, tad ko jūs darat, lai izdotos, ieklausīties sevi un izdarīt kaut ko, ko jūs jūtat, kur jums patiesībā varbūt tās neiet un nemaz nevajag iet. Man liekas, aktuāla tēma, jūs kaut ko vispār šodien dāvināsiet mūsu... Kaut ko jau vajadzētu uzdāvināt par to skatīšanos. Gal galā, tas ir paņemts laiks no viņa dzīves, kaut kas ir jādod, kaut kas vērtīgs ir jādod. Super, man liekas, šitā aktuāla tēma par šo pirmo, ko es jautājumu uzdod, par to, kā cilvēks rīkojās šajās situācijās, kad viņš jūt to instinktu, vai viņš ieklausās viņā, vai viņš tomēr turpina darīt. Ja? Kurš no jums, kuriem liekas vērtīgs jautājums, kurš gribētu uzdāvināt varbūt vērtīgākajam komentāram par šo jautājumu, kurš savāks visvairāk laikus? Kurš no jums grib kaut ko uzdāvināt? Jā, es labprāt uzdāvinātu konsultāciju, kur mēs varam tieši šajā jautājumā iet dziļāk un saprast, kas attiecīgi to rada visu. Un, kā jau teicu, varbūt tās, kur ir kaut kāda tā disciplīna, kas ir riktīgs tavs spēks, bet reizē, kur varbūt tās arī tas spēja atlaist, jā, un varbūt tā daļa, kas, nav nemaz jāved uz turieni, bet tu vari atrast to ceļu, kas iet kopā gan ar to, ko tavs ķermenis saka, gan kur tā disciplīna tev var palīdzēt, un tad notiekās krietni vieglāk viss, un tā vairs nav piespiešanās. Super, tad Aksels uzdāvinās savu konsultāciju, tieši par šo tēmu būs reāli obligāti, tad teiksim par tēmu, kā sadzirdēt sevi, kā iemācīties pārvaldīt savus impulsus, un ieklausīties sevi un izdarīt tā, kā tu jūti, ja? Vai tā ir intuīcija, vai tas ir tev iekšējais ķermenis signāls, ja? Vai kaut kas vienalga, vai dzīvē kaut kāds signāls, kurš tev signalizē, tuk, tu ej ne tur, apstājies, un vienkārši pabremzē, padomā, nezinu, sajūt, iedod sev pāris dienas pauzīt, padomā, ja? Nevis turpin skriet tālāk vienkārši, ja? Mēs ļoti bieži turpinām skriet ar galvu sienā, ļoti bieži. Ļoti bieži, man patīk tas, ko Aksels teica par to nervu sistēmu, un ka mēs laiku esam tajā cīņā, tā tik tiešām ir, un tas noteikti būtu tas pirmais, ka cilvēkam vajadzētu iemācīties atlaist tā kā to kontroli un tā kā beidzot dot to drošo vietu, hei, man neuzbruk pterodaktils, nav nekur lauvēs tur, un tajā brīdī tā kā no turienes sākt meklēt tās atbildes. Tā tik tiešām ir. Taču man nācis laik tādas domas galvā, tāpēc, kad attiecīgi mēs runājam katrs ar savu veidu cilvēkiem, mēs katrs esam citādāk, mēs katrs piesaistam citādāks cilvēks, un es piesaistu savu veidu cilvēks, Aksels tādus un Eģis tādus, vai ne? Ko es pamanīju, kad es strādāju ar cilvēkiem, es, piemēram, personīgi nāku vairāk no sievišķās enerģijas, vai ne? Tā kā es uzaugu vecvecākiem, mammu, māsu, opi, vai ne? Protams, man tēvs un brālis tā kā bija, bet tas bija vēlāk manā dzīvē. Bet attiecīgi uzaugu vairāk ap to sievišķo enerģiju. Un kas ir ar to sievišķo enerģiju? Tur viss ir mierīgi, bez steigas, bez riskiem. Redzi, ko tas man darīja tālākajā dzīvē? Man nebija tā vīrišķā izstrādāta tik ļoti. Un viņa bija ļoti destruktīva tā vīrišķā pusi, tāpēc, ka tas bija tas, ko es redzēju bērnībā. Un manā gadījumā man vajadzēja kā pirmo lietu obligāti strādāt ar disciplīnu. Tā kā man plāni un mērķi bija tā kā Napoleonam, bet es, diemžēl, neko nevarēju tā kā realizēt, tāpēc, ka manas emocijas man konstanti teica, atpūties, beidz, un viņš man reāli deva viltu signāls, tā kā tu vari uzkost, tu vari aiziet tur to un to, un man vajadzēja strādāt no tā disciplīnas puses, kur es sāku ritīgi darīt lietas, kaut ko es slikti jūtos, un tad es sāku sadzirdēt to ķermeni, un tad es sāku palaist vaļā to kontroli. Jo es zinu, ka skatītājiem noteikti ir lielāki mērķi, viņi grib tā dzīties pēc kaut kā vairāk. Man bija tā vēlme, man bija tā gribēšana, bet dēļ tā, ka tā sievišķa enerģija man turēja, man vajadzēja strādāt uz to disciplīnu. Un tagad man tas ātrums ir ar to disciplīnu, un tagad to kontroli iemācīties, palaist vaļā ir daudz vieglāk. Nekā mēģināt saņemties. Visgrūtākais ir, man liekas, vislielākā izaugsme cilvēkam ir darīt kaut ko pilnīgi pretēji sev. Ja tu esi, piemēram, super mērķiecīgs, tad tev vislielākā izaugsme, tā kā man, ja, būs superīgākā izaugsme, būs tajā pretējā, kur tu vienkārši paļaujies, un viss būs ok, ja. Un dzīvē, principā, ļoti bieži, piemēram, man tagad partneri, ja, kur viņi ir pilnīgi vienkārši lidotāji. Es brīžiem viņi pilnībā nesaprotu, un viņi pilnībā nesaprot man, ja, tāpēc, ka es esmu disciplīna, mērķis sasniegt, ja, iet uz priekšu, un viņi vienkārši atlaist. Bet kāpēc tev tāds cilvēks ienāca dzīvē? Jā, un es saprotu, ka tas ir super, un tas ir tas, tāpēc mēs ar viņu runājam, klausies,
davai mācamies viens no otru, tāpēc, ka tas ir tas mūsu vislielākā izaugsums ir iedot, teiksim, ka mēs satiekamies, ja, ka mūs jau nevelti mēs esam satikuši, tāpēc, ka mums no vienam no otru jāmācās, jo viņi ir pārāk tajā, un es esmu pārāk tajā, ja. Un tā izaugsme tieši tai pretējā, man pat mēs tieši runājam, es domāju, kā viņi varētu man pamācīt, es saku, es pat to nespēju nodefinēt, man priekš manī tas kaut kāds ir, es nesaprotu, kā to vispār darīt, kā var vienkārši tagad paļauties, man tas liekas neko nedarīt, bet es jau nav neko nedarīt. Tas ir kaut kāds cits stāvoklis, ja, kaut kāds cits prāts stāvoklis, ja. Reset 365. Tu neesi slings, tu vienkārši dzīvo bez sistēmas. Tu zini, ko vēlies, tu jūti, ka vari vairāk, bet dzīve atkārtojas visu laiku pāpli. Sāc, iedvesmojies, apstājies, atkal un atkal. Problēma nav tevī. Problēma ir tajā, ka motivācija pazūd. Reset 365 tā ir 12 mēnešu transformācijas sistēma, kas pārvērš skaidrību reālā rīcībā un potenciālu izmērāmos rezultātos. Kas notiek programmā? Ikmēneša mentoringa darba grupa ar manīm un konkrēti atbild uz konkrētiem dzīvē svarīgiem jautājumiem. Viens jaudīgs eksperts katru mēnesi par dažādām tēmām – biznesa, psiholoģija, veselība, attiecības, identitāte, praktiski uzdevumi un rīki, ko uzreiz integrēt savā ikdienā, mastermind grupas un atskaites, kas notur disciplīnu, ikdienas atbalsts un atgādinājuma sistēmas, kad motivācija vienkārši pazūd, kā arī spēcīga kopiena, kas tur tevi atbildīgu. Un īpaši VIP dalībniekiem ikmēneša klātienes sesijas Rīgā, ļoti jaudīgā, transformējošā un ļoti spēcīgā vietā, darbs ar nervu sistēmu, identitāti un zemapziņu, dziļas transformācijas prakses, kas palīdzēs tev pārslēgties savā jaunajā identitātē. Pievienojoties Reset 365 programmai, tu iegūsti nevis motivāciju, bet reālu rezultātu. Tu iegūsti skaidru virzienu un mērķus, kuri ir reāli izpildāmi. Tu iegūsi ikdienas struktūru, kas strādā arī tad, kad negribas. Tu iegūsi disciplīnu bez sevis laušanas. Tu iegūsi spēju pabeigt iesākto, kas ir viena no svarīgākajām lietām, es uzskatu. Emocionāla stabilitāte un fokus uz to, kas tev ir svarīgs. Reāli progresu darbā, biznesā, finansēs un attiecībās, ja mēs skatāmies ilgtermiņā, kā arī vidi, kas notur uz atbildību, kā arī jaunu identitāti cilvēku, kurš izdara. Tu vairs nemēģini kļūt par savu labāko versiju. Tu dzīvo kā tā versija. Piesakies. Reset 365 programma ir tieši balstīta uz ilgtermiņu, kur mēs gada laikā ejam cauri visām dzīves sfērām, strādājam ar mērķiem, koncentrējamies uz saviem patiesajiem mērķiem un ņemam nost savus nepatiesos mērķus. Jo mūsu princips ir tāds, ka mērķis tā ir organiska sistēma, kur mēs strādājam, tas ir ceļvedis, kur mēs laiku slīpējam un virzamies uz arvien saviem patiesajiem mērķiem. Ja tu vēlies transformēt sevi un izveidot savu dzīves veiksmīgāko gadu, piesakies šai programmai jau tagad, jo programma ir veidot tā, ka tu vari pieslēgties jebkurā brīdī un strādāt kopā ar grupu. Jā, man liekas, te ļoti labi, tu sāc jautāt to, ko vispār nozīmē tā kā paļauties. Jā, man liekas, tagad es arī runāju ar klientiem, it kā ir forši teikt paļauties. Nu jā, viegli, paļaujies. Bet ko tas vispār īstenībā nozīmē? Un es pat īstenībā pats ilgu laiku nemaz nesapratu, ko nozīmē paļauties. Un paļauties īstenībā tagad esmu vairāk nodefinējis, ir notiek situācijas, nāk emocijas, dzīve notiek, tu necenties ar to cīnīties, tu necenties to mainīt, tu necenties to kontrolēt, tu ļauj tam būt, kāds tas ir. Tā ir tā paļaušanās uz to, ka tas, kas būs, tas būs tas pats labākais, kam ir jābūt. Man pat ir tāds teiciens, ko es sev saku, ka visums ir sazvērējies pret manīm, lai padarītu man laimīgu. Tad jebkas, kas nāk manā dzīvē, ir fantastiski. Un tu nevari risināt. Un tev, zin kā, pat tie risinājumi ir pavisam citādāk. Tas nav tā, ka tev ar varu tajā jāiet, tev vienkārši nāk atbildes, tev nāk risinājumi paši no sevīm. Reizēm kāds cilvēks tavā dzīvē ienāk, un viņš tev iedod uzreiz tev risinājumu. Tev tāds, kāds sakars vienkārši, kāpēc es ar to cīnījos, bet tagad es tā kā ļāvu tam notikties, un pēkšņi ienāk risinājums uzreiz pats no sevīm iekšā. Jo reizēm ir tā, ka mēs tik ļoti fokusējamies uz tām problēmām, ka mēs neredzam risinājumus. Un īstenībā ir tā, ka vienmēr problēmai blakus ir risinājums. Jā. Un tas jautājums ir atkal, Mārtiņ ļoti labi teica, fokus, uz ko tad tu fokusēsies. Jo beigās tā izvēle ir, vai tu fokusēsies uz problēmu vai uz risinājumu. Un bieži vien tiem super jaudīgiem cilvēkiem ir, viņi fokusējās uz problēmu, viņiem patīk risināt problēmas, bet tur mēs tā kā arī iestrākstam. Un tiklīdz tu saproti, hei,
kur ir tās problēmas, super, bet kā mēs esam tuvāk? Problēmai vai risinājumam? Un tas tāds labs jautājums, ko vienmēr sev īstenībā uzdot un saprast, vai mēs ejam to problēmas ceļu, un tur būs vēl vairāk problēmas, vai atkal risinājums, kur paliks vieglāk, brīvāk. Jā, un tur ir tā atšķirība par tos jūšanos labi, vai slikti. Ja tu esi tajā problēmā, tad tu principā jūties globāli slikti. Jo tā problēma ievelk, un tu tur to risini, mēģini atrast to risinājumu, bet no otras puses vienkārši palaist vaļā. Priekš manīm tas ir mega challenge, reāli. Es domāju, tas man tāds dzīves izaicinājums, bet man dzīve tagad arī māc to. Es saprotu, super, man tas esmu atvērts priekš tā, Kā tu redzi, drīkst uzdot jautājumu arī tev īstenībā? Kā tu redzi, kas ir sliktākais, kas notiks, ja tu atlaisti to vaļā? Ja es atlaistu? Jā, ja tu atlaisti. Bet saprot, nav jau tāda viena lieta, ir tādas lietas 10. Jā. Kas varbūt vienkārši tā kā sliktākais? Bieži vien, man liekas, tas palīdz. Kas ir sliktākais, kas notiks ar tevi, ja tu atlaisti? Kad es mājās, kad es esmu pilnībā, es principā atlaižu. Es principā, kad es eju, protams, es eju tā kā es jau man saku, tā kā es gatavojos tā kā cīņai. Es jau agrāk arī gatavojos cīņai, es eju ārā, viss izēju no mājām, es eju cīņai, es esmu ringā reāli, Un tajā brīdī jau tu vairs nevar atlaist. Tajā brīdī reāli tevi cīņa. Atnāk es mājās, es izslēdzu ārā. Man tas, paldies Dievam, ir izdevies, teiksim, varbūt nevienmēr, bet lielākoties, Un tad es eju, protams, risināt, es jau nevaru iet ringā un paļauties, tā kā būs viss ok. Saprot, tāpēc, tur arī vienkārši tas, ka tas ir daudz, un skaidrs, tā ieciklēšanās ir, bet es arī daudz ko atrasinu. Es arī daudz ko atrasinu, kā es teicu, arī caur to daudz ko sasniedzu. Bet kur tev ir atbildi? Tu saki, ka tu ej ārā un gatavojies cīņai. Tieši tā, Kas būtu vairāk tāds, teiksim, agrāk spēcīgāks? Agrāk. Un kā tu tagad definēsi to savu? Tagad es, principā, vairs tik negatavojos, teiksim, tāpēc vairāk es to Bet kā tu varētu definēt, atvaino pa pratināšanu, bet es domāju, ka tas tiešām noteikti noderēs cilvēku. Tas ir vērtīgi, Tas tieši tā, reāli case, Kā tu varētu definēt, teiksim, to dzīves skatu, ka tu ej strādāt un dzenies pēc tiem mērķiem no savas augstākās versijas, kur ir pilnībā palaidus un sasniegus, kur tu vēlies. Kā es varētu nodefinēt? Jā, kā tu varētu nodefinēt? Tas, kam es gatavojos? Jā. Es domāju, ka es varētu gatavoties labs jautājums, Tāpēc, ka tur apakšā tev slēpjās tavs pamatu uzskats. Kam es gatavojos? Jā, tā ticība, no kuras beigās izrādās tavas emocijas, domas un beigās tavas rīcības un tas, ko tu radīsi. Nē, kā es principā veidot savu nākotni. Es veidoju savu nākotni. Es zinu, ko es gribu dzīvē īstenot, es zinu, ko es gribu dzīvē sasniegt, un es eju to realizēt. Un tas ir mans, teiksim, galvenais motivācijas vispār, kas ir man galvenā motivācija apakšā, tas, ko es vēlos tur sasniegt. Zin, varbūt tās baigi grūti būs uzreiz nodefinēt to visu, bet varbūt tas stāvoklis, jo mēs runājam par to stāvokli pirms tam, kāds būtu tas stāvoklis, jo cīņa, tas ir saspringzinājums, tā kā es tagad uzbrukšu, tāds ir dusmas iespējams, viss tas tāds tā kā agresija negatīvais vairāk. Bet kas ir tas stāvoklis, ar kādu tagad varbūt, neteiksim tagad ir, bet tu gribētu vienkārši tas ideālais stāvoklis, kādā tu gribētu iet. Tu brauc mierīgi, paļaušanās tādā, teiksim, ka tu, tā kā viss forši, tu tur pasties saulīt spīd, viss. Bet ir jau jārēķinās, ka ir daudz jau tikšanās, ir daudz zvani, ir daudz vispārējais. Es jau, principā, pa dienu varbūt izdaru no tā, kas man, teiksim, man parasti citreiz paliek tur 10, 20 čat neatbildēt. Ja es vispār rādīju, man bija vienkārši 50 neatbildēt čat, 50 neatbildēt čat dienas laikā, kuras neuzspēju atbildēt, saprot? Un tas, protams, rada reāli spriedzi. Tas rada spriedzi. Man ir vairāk biznesa, vairāk uzņēmumu, vairāk projektu. Man ir šī tendence pat daudz uz sevīm uzlikt. Tas ir man sen jau bijis, Tas ir mans, teiksim, es varu daudz ko panest, bet es arī, protams, par to arī attiecīgi kaut ko maksāju. Mēs katrs par kaut ko maksājam. Cits cilvēks, kurš tajā vieglumā dzīvo, viņš maksā ar to, ka viņš dzīvē realitātē nepamēģina neko, neuzsāk un tā tālāk. Un ir arī otrs, kas reāli dzīvē daudz ko, visu kaut ko pamēģina, uzsit sadauz reāli purns, bet arī daudz sasniedz. Tā kā šeit jau cik garš, tik plats, es to ļoti labi apzinos. Un es jau balansēju, man ir meditācijas, man ir daudz garīgās prakses, daudz lietas, kas man principā tur piezemē. Bet ikdiena tomēr, ikdiena skaidrs, ka varētu līdzsvarot, bet tas ir mans, teiksim, mans psihotips, un viņš tāds vienkārši ir. Tu nevari sevi izmainīt, saprot, es jau esmu to analizējis. Man ir gan bioloģiski, gan psiholoģiski, tas ir mans raksturs tāds ir izveidojies, saprot. Es skaidrs, ka es laiku strādāju, jūs pats saprot, ka es visu laiku gāzē raut pilnā, arī tu nevari laiku, Es mācos to bremzīt, bišķiņ iedot, teiksim, un tā tālāk, bet es pilnīgā bremzē nekad nevarēšu. Tas jāsaprot, Jā, es negribu pārāk, varbūt tās ieiet tajā keisā, jo
Jo man liekas, te ir jautājums, kā tu pats to redzi? Un vienkārši tagad bija tās frāzes, ka tu neredzi sevi mainam. Un tas ir arī fine. Tas es arī tieši gribēju to teikt. Es neredzu mainam, ka es neredzu izmainīt. Tu iemeti krustu uzskatu. Jā? Tu iemeti krustu uzskatu. Tu it kā gribi vienu, bet tu saki otru. Tā kā, sorry, ka mēs tev pratinām, bet mēs uz kaut ko te esam. Redzi, tas ir supervērtīgi. Tā kā daudzi cilvēki ar šo saskarās. Arī vienkārši tāda frāzīte, es nezinu, tā bija apzināti, neapzināti, bet tu pateici, es nevaru mainīties. Tu vari mainīties. Es klausies to, tu zini gan es, ka es zinu toču, ka es varu mainīties. Jā, tā bija neapzināta frāzīte. Es domāju, ka tu nevari izmainīt, nevis tas, ka tu mainīties, tu vari viennozīmīgi, bet tu nevari sev kardināli izmainīt. Kā tu vari to definēt? Tādā ziņā, ja tu esi strauji, tu nekad nebūsi mierīgs. Tu negūti, tas nav iespējams. Tev fizioloģija ir strauji, saproti? Ir cilvēks, kurš ir reaktīvs, ir cilvēks, kurš ir pilnīgi, kurš vienkārši aizvarās ciet. Tas, kas aizvarās ciet, viņš nekad nespēs būt reaktīvs. Būsim realistiski, viņš var to attīstīt. Jā, es esmu ļoti daudz psiholoģijā gājis iekšā, bet tā, ka tu pilnībā tagad būsi reaktīvs, ja tu esi bijis mierīgs, vai tu esi reaktīvs un kļūsi mierīgs, tas nav iespējams. Tu vari to nedaudz samazināt, tu intensitāti var samazināt. Un tu arī piekuriģēt mazliet to identitāti. Tu vari būt strauji, es arī esmu nenormāli strauji. Tieši vēl šodien ar klientu runāju, kad es nevaru ciest stagnāciju, es vienkārši sāku sev ēst kopā, bet no otras puses es varu būt strauji un joyful. Varbūt tāds tā kā bērns, es varu uzvesties, tā kā kaut kādā tādā veidā. Kaut kādu to nostūrīt, izveidot. Un jā, protams, tu man nekad nedabūsi mierīgi. Tas pats, kas tev arī nekad nedabūsi mierīgi. Bet tu vari to mazo identitātes stūrīt, izveidot tādu kā, hei, es šita var iet iekšā ar tādu vieglāku un mierīgāku enerģiju. Un es domāju, ka tas ir tas, kas varētu diezgan daudz ko mainīt. Jo tev nav sev pilnībā kardināli jāmaina, tev nav jānoslāpē sev un tādā veidā. Jā, tas noteikti nav. Tas, man liekas, arī, ko es domāju, ir tās superīgās puses mums katram, kas ir tā kā fantastiski, jā, tas straujums un kādam atkal tas ir miers, man liekas, tie ir tie viņa spēki, bet mums visiem arī ir, kur tas mūsu spēks mūs var tā kā ierobežot un traucēt. Man liekas, tas ir vienkārši vērtīgi, ka tu redzi, hei, šajā situācijā es varu pārslēgties no viens stāvokļa, šajā situācijā es varu būt citā stāvoklī. Un es zinu, ka mans tas dominētais, kurš tā kā riktīgi var močīt, ir piemēram. Šitais ir super, ko tu saki. Es domāju, mēs līdz tam aiziesim, padalīsieties. Noteikti mēs izrunāsim to, kā pārslēgties no šiem stāvokļiem. Tas ir principā pats būtiskākais. Ja? Pats būtiskākais pārslēgties no šiem stāvokļiem. Un es jau, kā es teicu, ja, mūsu izaugsme ir pretēja. Ja? Ja tu esi super strauji, ja, super loģikā, tad tev izaugsme tieši pretēja palaist kontroli, ja, teiksim, uzticēties, paļauties. Ja, teiksim, tas es jau tur eju, es jau tajā virzienā eju. Man tas patīk, nevis patīk, bet man tas interesē, es to gribu. Bet pirms manī tā ir tāda, kā saka, jauna Āfrika vispār, kas man jāizzina neatkarīgi no tā, kad es tur meditēju reāli jau 7, 8 gadus, ja, un tā tālāk daudz prakses pielietoju visu kaut ko, bet neatkarīgi no tā, kā saka, priekš manī tas tāpatās ir liels challenge. Teiksim, iet tajā virzienā, bet es tajā virzienā eju, jo es uzskatu, ja tu tajā virzienā neeji, tajā savā pretējā pusē, ja, ko tev vajag attīstīt. Jā, un atceramies to, ka būs nelaimīgs cilvēks. Tā identitāte, viņa jau tik ātri nemainās. Viņa mainās no 1 līdz 3 gadiem. Vispār es domāju, pat daudz ilgāk viņa mainās, ja tu gribi pilnībā. Ir īpaši tāda dziļie nostūri tur tiešām, un tad vienkārši jāsaka, turies. Jā, jautājums vai varbūt kaut kādas lietas vispār vajag mainīt, ja tas ir kaut kas tāds, kas tev tur jau tā lieta. Dod, un tu jūties labi tajā, tad obligāti nav jau tā, ka ja tu redzi, ka tas jau palīdz apkārtējiem, tad... Protams. Tas ir par maniem, es to redzu tikai tā, nevis mainīt, bet balansēt. Es negribu mainīt savu identitāti, jo man identitāte man pašam patīk, es ar viņu reāli daudz ko sasniedzu, arī tas mans powers, mans drives, ja. Es tagad 3 dienas nosēdēju mājās, reāli apslims, ja. Es izgāju ārā kad 120%, es jau neesmu pilnīgi vesels, bet man bija tāds drives vakar, ka tu vari iziet ārā, atkal kaut ko darīt, saprot? Tāds vienkārši, ja, un tas saprot, ka tas ir mans, ja, man tas patīk reāli, es baigo power jūt, vienkārši varbūt darīt, bet nenodedzināt sev tur 120%, bet tur 70-80%, teiksim, plus mīnus turēt, teiksim, tādā veidā, ja. Man liekas, tev ir tā kā super jaudīgs motors, un tev vienkārši tas gāzes pedāls, tev tā patīk spiest. Patīk, jā. Tev vienkārši ir tā kā jāiemācās lietot bremzes, un ja tu pieliksi bremzes klāt, es vienkārši patīk riktīgi F1 skatīties. Reāli, tur svarīgākais ir bremzes, jo, ja tu esi super jaudīgs cilvēks, ja tev ir bremzes,
Viss, tu būsi pirmais. Tu būsi vienkārši... Tas ir tas, ko es mācos, un tās bremzes ir, teiksim, tā kā es teicu, meditācija, meditācija vakarā, bet pat dienu es arī gribu liela kaut ko, Sports man arī, teiksim, tas, ko mēs līdz arī runāsim, Mēs visi jau nestāv tikai, teiksim, tur ir meditācija, ir daudz citas lietas, kas tev palīdz, teiksim, tās, sev tā kā, es neteikšu kontrolēt, varbūt nav pareizais vārds, bet sev tā kā pārvaldīt, vairāk, sev pārvaldīt, sev saprast, sev sajust, Regulēt, tas baigi būtiski, Labs vārds. Jā, regulēt, ok, varbūt tās par enerģiju parunājam, kas ir, kāpēc cilvēkiem vienkārši nav enerģijas. Daudziem cilvēkiem, paskaties, mūsu laikos reāli nav enerģijas, interesanti, kāpēc. Viss jau sākās ar to pamatu. Un tas pamats ir tas ķermenis, kad attiecīgi, ja tu konstanti ikdienā sēdi, ja mēs paskatītos tur statistikas kreizī, cilvēki ir maskustīgi, viņi nekustās, un tad vēl viņiem ir grūti atrast to pusstundu, 40 minūtes priekš sevis, teiksim, fiziskās aktivitātes, vai ne? Viss sākās no turienes, jo kas tev dod enerģiju, tev dod pirmkārt skābeklis asinīs, tev dod enerģiju, un ja tu nekusties, tev asins cirkulē ļoti lēnā ātrumā, un tev vienkārši nav skābeklis tur. Attiecīgi, tāpēc tev nāk miegs, un tāpēc tev nav tā enerģija. Un kas notiek, ja tev, teiksim, nav tā enerģija, tur atkal sākās negatīvs iekšējais dialogs, ja tev sākās negatīvs iekšējais dialogs, tas tev sāk spiest, tad tu paliec smagnējs, tad tev vispār nav spēka kā no turienes tikt ārā, un atkal viss atslēdzās pie tā, ka, sāc kustēties, pacel savas emocijas, tev paliks mazliet vieglāk, toreiz sāk kaut ko darīt, bet nevar jau to soli spērt, jo tas cikls ir ieslēdzies uz otro pusi, vai ne? Un tad plusā vēl, es jūtos slikti, man nav enerģijas, fiziski jūtos nogurs, un tad uzēdīšu vēl kaut kādas draņas, jo ritīgi prasās, jo dabūšu to ātro labsajūtu, uzēd kaut kādas draņas, viss nākamā dienā vispār, jo pa procentu atkal es zemākā enerģijā, tu jau vairs nevar jau izlīst no turienes ārā. Un tad no turienes tas sākās tas cikls. Tas ir tās pamatlietas, par ko mēs tā kā visu laiku konstanti runājam, kas to maģiju pēkšņi dod mums. Ko mums tas dod? Mums dod kolosālu ķermeni, veselību, izskatu, labsajūtu un mentālo stāvokli. Un attiecīgi tam arī nāk rezultāts kaut kāds. Teiksim, cilvēks mūsdienās saka, man nav enerģijas, bet viņš ēd šitos fast foodus, scrollē telefonu, vēl stress, un saka, man nav enerģijas. Ko tu tā savu ikdienā dari, kā to sevīm strādā? Jā, man liekas, bija fantastiski. Mēs ar Mārtiņu sākumā atnācām, sākam runāties, bišķi iepazīties. Mēs abi konstatējām, ka īstenībā diezgan līdzīgs tas mūsu ceļš ir bijis sākotnēji. Sports vairāk, tad uzturs, tad vēl kaut kādas nianses, un tad beigās mēs tomēr nonākam līdz tam, ka daudz kas ir par emocijām, par to prāta stāvokli. Un tās ir ļoti svarīgas lietas, ko es esmu pamanījis. Man liekas, mūsos visos ir tā enerģija, bet viņu kaut kas bloķē. Un bieži vien tas ir tas iekšējais, kas notiekās, un man liekas, visvairāk tas ir tas pretruns, kur mēs tā kā gribam kaut ko darīt, bet mēs to nedaram, un tas tērē enerģiju. Vai mēs, piemēram, mīļākais vārdiņš ļoti daudziem vajadzētu. Vajag darīt. Vajag sportot, vajag taisīt, biznesu, vajag izdarīt darbus, vajag iet uz randiņiem, vajag tik nereāli daudz dažādu šie vajag, katrs no tiem atņem enerģiju. Un es to bieži vien tā kā ilustrēju, ka mums ir tā kā spainis, kurā mēs varam pildīt iekšā to enerģiju ar sportu, ar uzturu, ar miegu un tā tālāk, kas ir arī kritiski. Bet man liekas, ja mums ir tie caurumi tajā spainī, kas ir viss šīs pretruns, viss kaut kādas negatīvās iekšējais dialogs, vienkārši viss tas iztek ārā. Tāpēc es ļoti svarīgu lietu pateicu vajag un gribu, Vajag pēc iespējas vairāk dzīvē integrēt reāli vajag un gribu vienā. Un man ir daudz tās lietas, piemēram, agrāk man sports varbūt sākumā bija vajag, tagad man ir sports vajag un gribu. Vajag un gribu, līdz ar to es to eju darīt. Es to eju pēc iespējas biežāk, man Soma vienmēr ir mašīnā, tikko kaut kāds moments es vienkārši eju, kad sevišķi, ka es jūtu galīgi, viss, tad es vienmēr aizēju, jo saprotu, man tas restarts ir vajadzīgs, tu tas sports aiziet, tu sevi izmokies, kā es saku, uz zālīt sevi citreiz vienkārši aiznes savu ķermeni, tavs prāts pats atnāks, vienkārši aizved savu ķermeni, ieej iekšā, viss, es saku, visgrūtākais ir paņemt somu, tikko tu somas paņēmis, čik tu aizēji, hops, un tu tur izmoki to pusotru stundu, un visu, un tu izēji ārā, es domāju, paldies Dievam, kad es reāli sienu atvilkos vienkārši, tu tur būtu vēl visu to dienu mocījies. Un to cilvēku bieži vien nepiedomā, jo viņi domā, man nav laika, man tur tagad ir tik daudz darbi, bet, skaties, ja tu neaizies, teiksim, uztaisīt to treniņu, un tas nav tikai svarzāli, tu vari izdarīt treniņu kaut vai ofisā stūrī, tur nav nekādas problēmas. Ja tu neizdari to treniņu, tu pazaudē produktīvas stundas, tu esi prāta miglā, tev nenāk domas, tev nenāk risinājumi. Aizēju scrollē kaut kādu Instagram vēl tur visu dienu, ko tu nemaz nepamani, ko tu esi izdarījis. Teiksim, savā kaut kādā šajā vienkārši aizgājis, kaut kādā aizpeldējis kaut kur. Un tu paņem ārā to pusstundu, tu sakārto savas emocijas, ideja atnāk. Un ja tu vēl noliec nodomu,
hei, es pēc šitā treniņa gribu šo atbildi. Here you go. Tev atnāk tā atbildi, visums tev dzird. Ask and you shall receive. Jā, tas noteikti sports noteikti dod enerģiju reāli, ja, teiksim, ka tu vari uzturēt savu enerģiju, ja. Kas vēl? Ja tu cilvēkam nav enerģijas, ja, ko vēl vajag darīt, lai viņam būtu enerģija? Man liekas, noteikti tas, ko es redzu, miegs ir, man liekas, primāri visam. Jā. Jo, ja tu neizgulies, Nervu sistēma visu laiku ir. Tad tev nebūs spēka sportot, tu izvēlēsies sliktāko ēdienu, tu vienkārši nebūsi resursā. Tāpēc, man liekas, miegs vienmēr ir tā primārā lieta, ko es redzu tiklīdz tu sakārto miegu, cilvēks pēkšņi tā kā redz iespējas, ka viņš var pakustēties, viņam parādās kaut kādas idejas par to, ko viņš var izdarīt. Man liekas, tas ir tas, ko, ja mēs no fiziskā skatāmies, tad tas ir, ko es iesaku, ķeries klāt pie miega. Jo tas ir nenovērtot. Mēs 8 stundas guļam. Tas ir 1/3 no dzīves mēs pavadam tur. Ja tu neesi to sakārtojis. Vispār 8 stundas guļ ļoti maz cilvēku. Vispār ierakstiet komentārā, cik jūs stundas guļat, cik tu nogulēji pagājušā naktī. Ierakstiet komentārā, uztaisam čempionātu, kurš guļ visvairāk un kurš guļ mazāk, un uztaisam vidēju aritmētisko, cik guļ latvietis. Nopietni, ierakstiet komentārā. Es piemēram varu pateikt, es pagājušajā naktī gulēju reāli 5 stundas, tas ir reāli man, šobrīd vidējais ir 5 stundas, paskatījos pa pēdējiem reāli 20-30 dienām, vidējais 5 stundas, tas ir ļoti slikts rādītājs, es principā integrējies, tāpēc man ķermenis jau šauj ārā, ja? Bet, ir dzīvē posmi kaut kādi aiziet, kā es smējos, man bija tieši interesants podcasts, kur mēs tieši runājām par miegu, ja? Un es tur stāstu, saku, super, man tik labs miegs 7-8 stundas vidēji, vispār nav problēmas, saku, agrāk bija problēmas, ja? Un čakts un dzīvē tev kaut kāda situācija, un viss, un tev izkrīt tas pamats, un tu normāli vairs nevar pagulēt, ja? Ierakstiet komentārā, cik jūs guļat, vidēji, cik jūs gulējat pagājušā naktī, es ielieku savējo, pipariņu 5 stundas reāli gulēju pagājušā naktī, un pasīsimies vidēji, cik latvietis vispārībā guļ Latvijā reāli šobrīd šajos visos apstākļos, cik mēs guļam. Vienkārši godīgi ierakstiet, vienkārši cipariņu visu, paskatīsimies, kāda savāksies statistika. Es gribēju pateikt, cik tu gulēji pagājušā naktī? 6,5 stundas. Un es gribu atklāt to noslēpumu, jo es tā braucu šurp un par to domāju. Arnoldam Švarceneggeram bija tas teiciens, guli ātrāk. Tad man ir tā atbilde, kas tas ir. Redzi, tu var uzlabot savu miegu kvalitāti ar tādiem 3 maziem vienkāršiem padomiem, kurus es tā kā reāli būtu gribējis, kaut man kāds būtu pateicis. Kas tas ir? Pirmkārt, labs spilvens. Super. Otrkārt, mouth tapes. Treškārt, nose tapes. Visi tie, kas pa nakti krāc, viņš pats neapzinoties ar to krākšanu sev vairāk kārt pa nakti pieceļ un attiecīgi izrauj sev ārā no dziļā miega. Mouth tapes aizlīmē muti ciet, attaisa degunu vaļā, tu elposi caur degunu, tu dabūsi iekšā vairāk skābekli un attiecīgi tu būsi vairāk dziļajā miegā. Un tev nebūs... Varbūt no rīta nepiecelsies. Nē, piecelsies. Es arī par to domāju, nevajag ķert paniku. Bet attiecīgi tu iekritīs iekšā dziļākā miegā, tev nebūs sausa mute, un nebūs mute tā kā rūķīši piedirsuši. Interesanti. Tā kā nereālākais tūls. Es arī esmu pamēģinājis, ir vērts. Jā, bet tas nekrāts, bet interesanti tēma. Jā, to noteikti, to es uzreiz saviem čaļiem, tā kā tas ir Amazonē. Un tev uzlabojas reiz miegs, ja? Nu, kā vēl, tāpēc es varu gulēt 6-7 stundas, man pilnīgi pietiek. Es kādreiz biju ritīgs gulētājs. Un man bija tāds, sorry, kā pārtraucu, bet man bija tāds posms, kur tā kā es arī tā kā gāju caur tam disciplīnas punktam. Es reāli varēju gulēt 5,5 stundas un jutos labi, tāpēc, ka es darīju tās lietas. Tā kā es pie tā piedomāju. Un tad vēl viens tāds mazais, tā kā, ko es tieši, tā kā jau arī kādu laiku sen atpakaļ biju darījis, bet bija aizmirst tā, kā teica, ka brīžiem kaut kas notiek. Man patīk tādu mazu fizisku aktivitāti izdarīt pirms gulētiešanas. Nekas tur traks, bet tu uzstrādājies tik tālu, ka tu jūti to vieglumu savā prātā, tu aizēji gulēt ar pilnīgi tukšām domām, tu ieliec sev augstākā vibrācijā un vienkārši tu aizēji atpūties. Kaut kāda rituāla pirms miega. Jā, obligāti. Rituāli ir obligāti, jo tas ir tas, kas palīdz smadzenēm tieši atslēgties. Super, padalies kādiem top 3 rituāliem. Man liekas, kustība ir laba ideja, īpaši stiepšanās. Ja mēs runājam par stiepšanos, viņa ir visefektīvākā tieši pirms miega, jo tad arī saglabājas tas rezultāts, atslābinās ķermenis. Un noteikti kaut kas tāds, kur tu neieslēdz prātu, varbūt tāds pašs tējas dzeršana vienkārši,
Tu kaut ko dari, kaut ko tādu, kas tev gan prātam ļauj atslēgties, gan ķermenim atslēgties, piemēram, dušā iet, vannā iet. Labs, jā, man draudzības laika iet vannā katru vakaru. Es domāju, super, arī labs, ka tu vadzir teju un iet vannā reāli. Starp citu, es tev gribētu priekš tavas personalitātes arī ieteikt, jo es arī jūtu, ka tu esi tāds žiglais džeks, tāpēc es pat apsēsties nevaru normāli, man visu laiku rokas ņudinās, man vienkārši enerģija ļoti daudz ir. Man viens no tādiem spēcīgākiem tūliem ir tiešām karsta vanna. Brīžiem liekas smieklīgi, bet es dienas vidū, kā es strādāju no mājām, es vienkārši dienas vidū karsta vanna, 10 minūtes, pilnīgākais restarts, ķermenis vienkārši ieliekās pilnīgākajā mierā. Tikai augstajās dušās, es arī pritīgs, un tad tas man būtu pretēji šitais. Bet vienkārši pamēģini, tāda sajūta. Super relax. Super labs. Un īstenībā, tas, ko es arī daudziem sastapos par miegu, ir, ka ir grūti aizmigt tajā brīdī, kad tu apgulies. Liekas, es teikt gulēšu, bet tu nevari, pusstundu paiet, un tu joprojām galva skrien, ķermenis saspringts. Tad tas, kam ir jānotiekās, ir jāatslābinās ķermenim un jāatslābinās prātam. Kamēr tas nenotiek, tu neaizmigsi. Jābūt arī, vismaz pāris stundas pirms miega, tu tā kā jau gatavojies. Jā, tu dod sev to signālu. Jā, tu dod sev to signālu. Un tas, kas man visvairāk īstenībā palīdzēs, un manuprāt, kas ir super vienkārši, ir sākt ar sejas atslābināšanu. Jo sejas atslābināšana ir tas, ko mēs visu dienu turam. Mums ir šodien saspringts, un attiecīgi... Kā var atslābināt sevi? Izkartīties? Ja tu to nemāki uzreiz sākumā, tad tas, ko var darīt, ir saspringzināt seju tieši. Saspringzināt žoku un atlaist. Un tad tu tā kā vienkārši dod sev to signālu skaidrāk, kā to muskulu kontrolēt. Tavu rituālu es varu piemest klāt noteikti reāli 2 stundas pirms miega nevajag telefonā sēdēt, vispār atslēgt. Es arī tagad runāju, tagad sapratu, ka es arī to daru tagad atkal, tāpēc arī man visticamāk ir, jo es principā vienkārši pirms miega kaut ko, taču noliek to telefonu reāli gulēt. Tas galīgi garām. Tāpēc jau man šobrīd tas miegs nav, kā es saku, cerēs. Tu izveidojies kaut kāda disciplīna, tev dzīvē kaut kas notiek, tev nobrūk kaut kādas lietas, un tu aizmirsti reāli, ka tu vispār agrāk kaut ko lietoji, tu kaut kādā dzīvo, kaut kādā autopilotā. Tāpēc man patīk podkāsts, man patīk reāli, ka es no katra podkāsta arī mācos, un tas ir forši, ka tas ir, principā, kā es teicu, nostiprina manas vērtības laika, tā kā, nokrīt, bet nenokrīt vairs tik zem, ka tu vari, iet tālāk. Tas baigi jaudīgi, Īstenībā par to telefonu, man liekas, ar to daudz saskarās, un tas ir pilnīgi normāli, ka gribās to telefonu pirms miega. Ja tas ir tas, kas aizstāja šobrīd to vakar rituālu. Tas ir tas, kas ļoti efektīvi strādā, lai tas palīdzētu tev atslēgties. Visticamāk, vai ne? Nav jau tā, ka tu vienkārši tāpat skrolo. Es tur sarakstos. Es skrolēt, neskrolēju. Ok, labi. Daudziem varbūt īstenībā tas ir pat tīri scrollings. Un attiecīgi... Tas tāds relaksiņš ar tu centies atslēgties. Tāpēc tev vajag konkrēti kaut ko vietā, jo, ja nav, tad tas telefons ir go to. Interesanti, es mēģinu tagad vakaros meditēt, man tieši pēc meditācijas, pirmkārt, es nevaru pēc tam aizmigt. Interesanti. Meditācija tieši pirms miega, nekuram katram tas arī derēs. Man tas nepalīdz, no rītiem man iedod ļoti labu power reāli dienai, bet pirms miega man pagaidām tas nestrādā. Vai es to galvu vienkārši nevaru atslēgt pilnībā, interesanti, bet visu vajag testēt. Jā, par to vienu punktu, kur brīžiem mēs, uz to perfekto rutīnu, un tad mēs izkrītam no tās ārā, man ir tāds ritīgs padoms, ko izdarīt, jo es zinu, ar tik daudziem cilvēkiem esmu tur runājis un saskāries. Es nepateikšu, kā to neironu sauc mums galvā, bet vienam neironam ir vienīga misija, viņam izrakstīt ārā tās lietas, kas tev dzīvē strādā. Lai tev neizrakstīt tās lietas ārā, kas tev dzīvē strādā, paņem uzrakstīja uz papīra lapiņas tavu perfekto rutīnu, kas tev tā kā tavā uzvaras gājienā ir strādājis, pielīmē viņu pie leduskapja, pielīmē viņu pie spoguļa, pielīmē viņu uz datoru, uzliec uz telefonu. Un lai tu vari atskatīties un tāds, bāc, es nedaru to. Zini, man tās lapiņas mājās ir. Tur vienkārši ļoti daudz reāli, ļoti daudz. Tad uzrakst lapiņu, paskaties uz lapiņām. Jā, tas labs, pasties lapiņu, tas labs, jā. Ok, 3 lietas, kas iznīcina cilvēku enerģiju. Nosauc. Tas, ko es noteikti minēju, man liekas, un jāatkārto tā kritika pret sevi. Ok, pirmais, kritika pret sevim. Un visi tie vajadzētu, kas mums ir sakrājušies. Tas kritika, otrais vajadzētu, ka tev visu laiku vajag. Ka tu dzīvo vajag modē, principā, visu laiku. Un es teiktu, tas vienkārši ķermeņa saspringzinājums, kur nav neviens brīdis, kur tu vari atlaisties. Jo, ja tu visu laiku esi, tajā, neteiksim šādā saspringumā, bet mikro saspringums, tas ir neiedomājams, cik daudz enerģijas. Ok. Mārtiņ. 3 lietas, kas visātrāk iznīcina cilvēku enerģiju. Sākam darīt to, ko mums sirdsbalss saka. Tā tik tiešām ir. Tur tev liels enerģijas lādiņš beidzot tiks virzīts uz priekšu.
kas arī sapinās kopā ar to, ko tu teici, kad, hei, tā kā esi godīgs pret sevi un tā kā dari tās lietas. Otra lieta, noteikti uzturs, sākam domāt, ko ēdam, un trešā lieta, noteikti kustamies daudz vairāk, un tur kombinācijā no tām lietām tur kaut kas labs var sanākt. Ok, super. Man liekas, viena tēma, ko es īstenībā gribēju ļoti pacelt augšā, ir, mēs runājam par to disciplīnu, mēs runājam par to, ka ir tie ieradumi, ko mēs gribam iekļaut, kurus mums varbūt nesanāk iekļaut, ir tēma līdzjūtība. Jo es redzu, ka daudz cilvēku ir ļoti kritiski pret sevīm, un viņi iet to ceļu, kad tā kā ir jāsaņemās, jāmočī, jādara, un ja mēs kaut kādā brīdī izkrītam no tās disciplīnas, mēs sev vainojam, mēs sev pārmetam, un tas uzreiz mums ierauj ļoti tādā tumšā ciklā. Līdz ar to es redzu, līdzjūtība ir vispār tāds tā kā priekšnosacījums tam, ka mēs varam iegūt vispār kaut kādu attīstību. Jo, ja mēs paskatāmies, kā piemēra dabā, koki, kurā vietā koks aug? Viņš aug tajā vietā, kur viņš ir viscietākais, visstingrākais, un viņš aug tur, kur viņš ir mīksts, un kur viņš ir lokants. Viņš augs tajā vietā, kur viņš ir vismīkstākais. Un tas arī ir cilvēkiem. Mēs augam tajā brīdī, kad mēs esam ievainojami, vāji, nosacīti vāji. Varbūt nepareizi vārds, bet es tev saprotu. Es domāju, kur mēs jūtamies trausli. Jūties tā kā, vienkārši. Un līdz ar to, ja mēs nevaram būt tajā trauslajā posmā, kur mēs kļūdīsimies, kur mums nesanāks, kur mums nebūs spēka un enerģijas un būs grūtās dienas, ja mēs tajos brīžos neesam līdzjūtīgi pret sevi, mēs vienkārši sabotēsim. Es zinu, ko es teikšu, līdzjūtība nav pareizais vārds. Es teiktu, tas nav pareizais vārds un pareizais instruments, ko izmantot. Līdzjūtība nav spēcīgs virzībā uz priekšu. Drīzāk piedošana. Tas ir. Tu piedod un darīts. Piedošana ir viena no augstākajām emocijām, mēs paskatāmies. Tu vari attīrīt aizvainojumu ar piedošanu, tu vari piedot savai pagātnē, savam traumam, visam. Piedod, un tu sāc tā kā pilnīgi no baltas lapas, un tu tajā brīdī vari tā kā iekāpt iekšā normālā enerģijā. Ja tu līdzjūtībā sēdi iekšā, tev vēl tas nāk līdzi, kas nabadzīgs, es jau tomēr tāds un šitāds. Ir tādi brīži dzīvē, kuros tu sajūti, ka beidzot esi dzīvs. Endorfīna misija ir iedvesmot cilvēkus visā pasaulē dzīvot brīvu, apzinātu un skaistu dzīvi bez atkarībām. Šī ir tā vieta, kur tu jūti dzīvi bez maskām. Vieta, kur esi tikai tu, tava enerģija un cilvēki, kas tevi ceļ. Priekš manis Endorfīna festivāls, tas ir lielisks enerģijas uzplūdums. Tā ir vieta, kur tu vari justies brīvs. Tā ir vieta, kur es personīgi sajūtu kaut kādu nelielu atmodas brīdi. Baudīju skaistos tērpus, baudīju cilvēkus, kuri jutās brīvi. Man likās, ka man dvēsele izlido laukā no ķermeņa. Tā bija tāda brīvības sajūta, kādas nekad neesmu jutis. Mēs radījām telpu, kas jau izmainīs simtiem cilvēku dzīves. Un šis ir tikai sākums. Mūsu nākotnes mērķis ir radīt jaunu, apzināta dzīvesveida kultūru. Elektroniskās mūzikas festivāli Eiropā un pasaulē bez apreibinošām vielām. Dabīgi, enerģijas un nomierinoši dzērienu fokusam un līdzsveram, izaugsmes un transformācijas grāmatas un programmas, fashion merch, kas simbolizē brīvību un skaidrību, online platforma līdzīgi domājošiem, frančīzes modelis Endorfīna kustības izplašanai visā pasaulē. Ja tu jūti, ka esi gatavs nākamajam līmenim, šī ir vieta, kur tas sākas. Pievienojies! Tad tas, ko es redzu, kur, man liekas, mēs jaucam līdzjūtību bieži vien ar to, ko sabiedrībā sauc par žēlošanos vai čīkstēšanu. Un tas ir pavisam kaut kas cits. Līdzjūtība īstenībā dod mums spēku uzņemties atbildību, jo tad uzņemties atbildību bez sevis tādas savainošanas. Tad, jo mums nav tās līdzjūtības, mēs burtiski nevaram ieskatīties tajās vietās, kuras ir jūtīgas, kuras ir sāpīgas, un viņas risināt. Jo tur aizies priekšā aizsardzības mehānismu, upuru lomas un viss pārējais, kas mums vienkārši neļaus nemaz redzēt to, pie kā mums vajadzētu iespējams vēl pastrādāt. Jo liksies, nē, tur es negribu iet iekšā, tur kaut kas pārāk grūts.
Un līdz ar to mēs neļausim sev kļūdīties. Tā ir ļoti dziļa tēma, ko tu pateici šobrīd, par to līdzjūtību. Bet tā, man liekas, ir tāda tēma, ko ir tik svarīgi runāt. Var runāt par to, vajag runāt obligāti. Es varu pateikt arī, esmu ļoti tagad izstudējis bērnības traumas, un tas ir principā viens no pēdējiem soļiem, ir līdzjūtība pret sevim, līdzjūtība pret to savu ievainoto iekšējo bērnu, ja? Un tur ir arī gan piedošana, gan arī sapratne un vienkārši līdzjūtība. Tā ir ļoti dziļa tēma, reāli saprot, un tas, ko tu saka, ka cilvēks ir kritisks pret sevim, tas pamatā ir nemīlestība pret sevi. Tā ir augstākā nemīlestības forma pret sevi, tā ir autoagresija pret sevi, ka tu ej autoagresijā pret sevim un vaino sevi par kaut kādām kļūdām, par kaut kādām tam līdzīgām lietām. Un līdzjūtība tā ir reāli ļoti dziļa tēma. Es viņu šobrīd cenšos arī tā kā implementēt, ka tu vienkārši sev tā kā, nekas, viss ir ok. Un tā nav žēlošanās. Tas ir, teiksim, tā ir ļoti, ļoti, ļoti spēcīga tēma, ko teici. Es teiktu, tas īstenībā ir pirmais solis, tas ir priekšnosacījums. Tam pat nevajadzētu būt kaut kam tādam pārāk dziļam. Tas ir tas, kur mēs redzam, piemēram, mums līdzjūtība nāk tik viegli, ka mēs redzam, kādu cilvēku ir satraumēts. Piemēram, tu neies pie cilvēku, kurš salauz kāju, neteiks tagad skrien. Un tas liekas neloģiski. Bet tad, kad mēs sastopamies ar šīm te lietām, kur, piemēram, kaut kas nesanāk darbā, vai tu tagad kaut ko jaunu mācies un tu nokļūdies. Bet, ja mums tur nav tā līdzjūtība, mēs neredzam to, ka tas ir pilnīgi normāli, tad mēs vienkārši neļausim neko sev īstenībā virzīties uz priekšu. Un tās visas lietas, ko mēs šeit runājam, ir ļoti vērtīgas, ja mums ir tā vide, kurā mēs to varam darīt. Ja citādāk, ja mums nav tās vides, tad tas ir tāpat kā iestāstīt sēklu vienkārši neauglīgā vidē. Vide tā ir vispār, jā, teiksim, tas arī viss pierādīts, ka vide mums dod 80% rezultāts, vide kādā tā atrodas. Un tāpēc Mārtiņš veido savu vidi savā programmā, es veido savā reset programmā, ja? Tā vide ir ārkārtīgi svarīga. Un tur, principā, svarīgi, ka baigi interesanti, ka tur pievelkās tie līdzīgi domājušie cilvēki piekrīt, ja? Līdzīgie cilvēki, ja? Un tur ir gan šis pamudinājums, uzmundrinājums, līdzjūtība, sapratne, sadarbība, tas viss strādā kopā. Un tāpēc šo vidi, principā, mūsu laikos, mums liekas, sociālai tīkli atnāca, lai mūs tā kā apvienot, ja? Paskatīsimies uz mīļos draugu statistiku, sociālā tīkla mūs tieši otrādi visus atvieno viens no otra, statistikas reāli visas attiecības jūk ārā, cilvēki vispār nesaprot, kas ir tur, par ko atbild sieviete, par ko atbild vīrietis, ja? To visu mēs atnesuši sociālā tīkla. Vienīgais, kā tu var reāli radīt vidi, tev arī dzīve neienesīs, tev ret, kur ienesīs vidi, tajā pareizajā vidē, ja? Tev jāveido pašam tā vidi, tas vienīgais veids, kā tu vari mūsu laikos izdarīt. Tu arī skola neizvēlēs, tev aizved skolā, tev arī nosacītā vidē ielika, sēdi tur, ja? Varbūt pēc manām vērtībām tā skola reāli neatbilst manai iekšēji, kur es gribētu, ja, teiksim, bet tev tas nākās pieņemt. Tāpēc to vidu vajag veidot savējo, kur tu vari uzplaukt, jo vidē jābūt tādai, kur tu vari uzplaukt. Jā, man ritīgi patīk parasti iet iekšā bišķiņ enerģētiski tajā visā, un tas, ko es tā ritīgi pamanu esot tā kā līderis saviem čaļiem, un tas, ko tu saki, kad tev vienkārši piesaist līdzīgus cilvēkus. Kāpēc? Tāpēc, ka ir tas mūsu enerģiskais lauks, kurš ir izveidojies, teiksim, no mūsu pagātnes, no mūsu uzskatiem, ticībām, no perspektīvām un tā tālāk. Un attiecīgi tas enerģiskais lauks veido to tavu magnētu, kas tu esi, un tad tas magnēts, kas ir kopējais, tas tā vibrācija, tādus cilvēkus tāds piesaistīt. Un te ir tā lieta, ja tu nestrādā pie tās savas vibrācijas pacelšanas, nestrādā pie tām ticībām, neatlaidi tavus uzskatus, tavs magnēts nepaliek spēcīgāks, un tāpēc tu turpini iesprūst vienos un tajos pašos cilvēkos. Tāpēc, ja tu esi iestagnējies un tev cilvēki nemainās, tas nozīmē, hei, kaut kas ar tavu vibrāciju nenotiek. Jo naturāli būtu jābūt tā, ka tu attiecīgs, cel savu vibrāciju un tev cilvēki sāk mainīties. Tas būtu naturāli. Un tāpēc, ja tev tā nav, tad es ieteiktu, sākt strādāt ar sevi un skatīties, vai tā vide sāk mainīties. Jākļūst, ir jāveido tas spēcīgais magnēts. Jo spēcīgāks tev magnēts būs, jo ātrāk tās lietas notiksies, un tu varēsi piesaistīt daudz ko vairāk savā dzīvē. Lai tu varētu mainīt, tev sākumā no kaut kā jāatsakās. Ja, teiksim, ja tu redzi, ka tā vide šobrīd, kas tev ir, viņa neapmierina, tad vienkārši tev tā vidē vairs neej. Un iemācies kādu laiku paiet viens pats. Ja? Jo tu turpinās tā vidē iet, man tieši Džeksons vakar aizvakar rakstīja atsauksmi vien tur, ja? Un tā kā patīk visu, ko es tur dalos, ja? Un viņš tajā pašā laikā saka, kā man nomainīt draugus, un 10 gadus grib nomainīt, un es viņus nevaru nomainīt. Es viņam ierakstīju, tas vecīt. Es saku 2 varianti. Es saku, vai tu brauc citu pilsētu, citu valstu reāli, ja? Un tas ir ok, es tāpat tās izdarīju, ja? Tur vienkārši es spiest, cik tu ieliec sev citā vidē, un tev tā vidē jāintegrējās. Vai otrs saka, vienkārši sāc sevi likt informāciju un veikt tur arvien retāk.
Jo tev tagad, tu jau nevar, teiksim, tagad vienkārši pārlikt citā vidē, tu neesi citiem interesants. Tev tur līdz turienei sevi ir jāizved, lai tu varētu. Jā, un it īpaši, ja mēs esam tik ilgi vienos un tajos pašos cilvēkos ieciklējušies, tas ir tā kā, tu esi iebetonēts tur, un vienkārši iedošu tādu kā piemēru, kā, redzi, mums visiem ir bijušas iesauks no mammas, no, teiksim, draugiem, un ko tā iesauka, viņi ir izveidojusi to tavu identitāti, un tāpēc tu turpini piesaistīt tos cilvēkus, un ja tu gribi atbrīvoties no tās identitātes, tev ir jāizliek sev ārā, kā tu saki, kaut kādā citā vidē, un vieglākais veids, un kas man bija, kad es aizbraucu uz pavisam citu valsti, kur es biju beidzot un es biju prom no savām iesaukām. Es biju prom no savas mammas iesaukas, es biju prom no savu draugu iesaukām, un es beidzot varēju iesākt veidot to identitāti, kas bija svarīgi, jā, ļoti svarīgi, ka cilvēks tieši tā pareizi arī pateicis, arī nebija šo prizmu domājis, ka tu tajās iesaukās, ja tu dzīvo, tu principā dzīvo tajā vecā vidē vienkārši, un visi, jā, tā arī labi tēma, jā. Ok, kāda ir viena doma, kas visbiežāk notur cilvēku sliktā stāvoklī? Es neesmu pietiekami labs, un man jau nesanāk. Nu jā, ir dziļā doma apakšā, jā, teiksim, kāpēc tu principā jūties slikti, jā? Ja tas labs, ko tu pateici, es neesmu pietiekami labs, jā, tas, tā ir reāli, tas ir tas, kas mans zinuls reāli īstenībā, to es sen esmu izanalizējis, jā, ka tas dziļi iekšā, jā. Bet pēc tas kaut kādā brīdī bija labi, ne? Viņš tev deva to dzinulu. Protams, viņš jau arī šobrīd dod, vienkārši ir citreiz, ka tu mači, teiksim, jā, bet pašā pamatā, protams, tas, ko tu saki, ja es neesmu pietiekami labs, tie ir visi cilvēki, kuri ir kritizēti. Kuri ir kritizēti bērnībā, ļoti daudz kritizēti, arī šobrīd vecāks dzird, vienkārši skatos, domāju, ārprāts, domāju, vienkārši, ka es dzirdu, man vienkārši sirds, vienkārši žauju pušu, ka es dzirdu, kā vienkārši vecāks saviem bērniem, teiksim, jā, par kaut kādiem sīkumiem, kur tur, kā kaut ko tur, es domāju, vienkārši ārprāts. Es to nevaru skatīties. Mums jau skolā to māca. Es domāju, es neesmu saticis vēl nevienu cilvēku, kuram nav tas. Kuriem nav kritizēts? Kuram nav tā problēma. Kuriem nav tas, ka ar mani kaut kas nav kārtībā. Es neesmu pietiekami labs. Man liekas, es neesmu saticis nevienu, kuram nebūtu kolorā tas. Mēs esam emocionāls būtnes, tur tā lieta, un kad mēs tā kā esam maziņi. Kaut kādu vienu situāciju varam uztvert un visu viņā ieciklēt. Tur pat nav nekam negatīvam jānotiek. Tur var vienkārši kaut kāda situācija notiek. Tieši tā, un tur tev bija cita ekspektācija, tu ekspektāciju nepapildīji un viss, un tu esi tagad visu mūžu iesprūdis tajā lūpā, kur tu griez uz riņķi. Jā. Tur noteikti ir tam lietām jāatkārtojas, lai viņas nostabilizētos, bet tas patiešām daudzos sēž ļoti dziļi, un es dzirdēju īstenībā tev vienā podkastā, man liekas, arī runājam tieši par kaunu. Ja tā sajūta, kas apakšā ir zem šī viss, tas ir tas kauns. Un tāpēc arī, ja mēs runājam par to vidi, ir tik svarīgi, kad ir cilvēki, kas apkārt var ar tevim parunāties. Pieņem, un kur tu var būt tāds, kāds tu esi, un tev neviens nepasmiesies, nepateiks kaut ko par tevim tā tālāk. Ārkārtīgi svarīgi tāda vidi, ārkārtīgi svarīgi reāli. Un kā es teicu, to vidi, protams, ideālais, ja to vidi iedod jau vecāku mājās, tas ir ideālais, jā, un tas ir principā jāiet visiem uz to, ka tas ir jābūt, bet, tālāk jau dzīvē, tev, protams, kaut kur tā vidi pašam jāatrod, jā, ja mēs runājam tagad par pieaugušo sabiedrību, kur mēs esam, jā. Ok, kāpēc cilvēki baidās no klusuma? Šobrīd klusums, tas ir tas, kur tu dzirdi sevi, jā, kur tu dzirdi, principā es varu pateikt, es ļoti bieži padoru klusumā, mājās vispār pilnīgs klusums, jā, un es arī braucu pilnīgi kādiem klusum, tādām vietām, retrītiem kaut kādiem, ja, pabūt klusumā. Es uz kalnos braucu 2-3 dienas staigāju vienkārši viens pats klusumā. Ļoti daudz atnāk atbildes, ļoti daudz saprot, izprot, un tur tāds super dziļš darbs. Bet agrāk man tas vispār nebija iespējams. Man agrāk bija tikai visur cilvēki, tusiņi, kaut kādas tikšanās. Man bija klusums, es mājās vispār nevarēju nosēdēt, ja. Kāpēc cilvēks baidās no klusuma? Viņiem ir grūti vienkārši ar sevi. Viņš baidās sev sadzirdēt. Viņš tā nedomā, bet tā vienkārši zemapziņa dara. Zemapziņa viņa tev mēģinās noslēpt, mēģinās tev ielikt skaļumā, lai netik klāt pie tiem zemūdens tā kā aizbergiem, kas tev notur tajā zemās emocijās. Tāpēc jau tā zemapziņa, tā ir tā, kas tev tagad tur no tā. Bet tad, kad sanāk baidās, tas cilvēks baidās no tās, varbūt no tām visām, no tā, kas nāks augšā, ja? Protams. Un viņš to nav gatavs, vēl teiksim, nav gatavs pieņemt. Vienkārši. Ja? Nav tas klikšķis. Jā. Viņš nespēja, tāpēc viņš nespēja to noperformēt, tāpēc, ka tur nāk augšā un viņš ātri skrien projām, ja? Ka viņš nav gatavs to, teiksim, un tur ir tā, kas tad sākās, jā, es sāku sadzirdēt sev, sākuši pats sev sastrisināt, tā kā ieslēgšu savu nervu sistēmas režīmā. Jā, būs stresā un pats sev noēdīs, ja, ar to, ko tu, kas tev uzcelsies, ko tu īstenībā jau zini, bet ko tu līdz sevi priekš sevi neesi, ko tu priekš sevi neesi vēl to tā kā apstiprinājis un pieņēmis, ja, pats. Kaut gan īstenībā tu to zini, īstenībā cilvēki visi zina. Vienkārši jautājums, vai tu to spēj pieņemt pats, ja? Jo tikko tu to pieņem,
Piemēram, kas atkarīgam cilvēkam visgrūtākais pateikt to, ka viņš reāli ir atkarīgs. Es gribēju taisīt platformu atkarīgi, ja mēs tur sākām pētīt, tur ar vācu atkarīgiem speciālistiem sazinies un tā tālāk, ka klausies šajā tēmā viena lieta ir. Ko jūs darat? Jūs strādāsiet ar cilvēkiem, kur neatzīst, ka viņi ir atkarīgi. Tur principā nav jēgas. Viņš neatzīst. Tas, kas lieto, viņš domā, ka viņam viss ir ok, ka viņš nav atkarīgs. Ja? Un tā ir reāli milzīga problēma. Tāpēc jau viņam ir, ka tu būsi kādu laiciņu ar sevim, un tev nāks augšā, un tev tas būs jāpieņem, tas būs ļoti, ļoti sāpīgi. Ļoti sāpīgi. Tāpēc, ko tu domā, kāpēc cilvēks baidās? Es piekrītu jums, ka tas kas, ko mēs esam apspieduši, apslēpuši, tas vienkārši sāk nākt augšā, jo tas klusums dod vakumu, un tur attiecīgi viss tas, ko tu esi spiedis lejā, tu nevarēsi no tā izmukt tajā brīdī. Un tas, ko mēs arī runājam tagad, ja, kad tu jūties, ka neesi pietiekoši labs vai ar tevi kaut kas nav kārtībā, tas tajā brīdī būs priekšā. Un tas ir ļoti bailīgi. Un it īpaši, ja tu neesi sev to atzinis, nesaproti, ka tas ir pilnīgi normāli visiem. Tā būs tāda cīņa ar sevīm tajā brīdī. Un ir normāli pilnīgi, ka tu vienkārši gribi no tā izvairīties, un tāpēc tas skaļums liekas kā ļoti laba stratēģija tajā brīdī, lai nesastaptos ar to. Labs jautājums atkal skatītājiem. Vai tev ir komfortabli pavadīt laiku klusumā, vai tomēr nē? Uzrakstiet godīgi. Man liekas, arī tāda ļoti dziļa tēma, tāda intīma tēma, teiksim, vai tu spēj pavadīt klusumā vai nē. Tas, man liekas, parāda par tādu garīgo briedumu. Un tas, domāju, nav slikti arī atzīt, ka es nevaru. Es pats saku, ka es agrāk nevarēju, man likās vispār nereāli. Tur vienkārši vienu dienu nosēdēt, piemēram, kaut kur klusumā vienu pašam, vispār, vai nu mūzika, vai televizors, vai telefons, vienalga kaut kas, ne tikai nekādā gadījumā klusumā, vai ar kādu runāt. Ja. Ierakstiet komentārā, būs interesanti pastīties arī šo statistiku, cik tad cilvēks spēja pavadīt klusumā, ierakstiet. Es viegli pavadu laiku klusumā, vai man ir ļoti nekomfortabli pavadīt klusumā. Un varat arī pierakstīt, kāpēc. Un šeit varbūt tās balvu iedos mums Mārtiņš kaut kādā, ja, šim komentāram. Jā, būs coaching sesija. Mans vienmēr tas mērķis ir bijis mainīt cilvēku dzīvi 30 minūtēs. Un mēģināšu īstenot to. Varēs, domāju. Skatīsimies, cik liela problēma. Tāpēc, jā, tad cik liela gatavība. Cik liela gatavība, tieši tā. Tāpēc rakstiet komentārus, jā, un labākam komentāram dziļākajam, kurš savāks vairāk laikus, tāpēc arī komentējiet visus tos komentārus, kuri jums patīk. Ne tikai priekš tā, lai kāds tur kaut ko uzvarētu, bet priekš tā, lai arī novērtētu, kas jums vairāk pašam tā kā rezonē. Un tad tam komentāram, kurš savāks vairāk laikus, Mārtiņš uzdāvinās savējo mentoringu sesiju. Ļoti labs punkts par to gatavību. Tāpēc mums ir jāprot uzdot ļoti labus jautājumus, jo tad, kad mēs uzdodam tos jautājumus, mums viņš tā kā enerģiskajā laukā sēž. Un tad mums tas filtrs sāk ķert tās lietas. Un tu sāc tā kā ieraudzīt kaut kur uz kādu ekrānu, par kādu cilvēku satiec. Un tad tas viens veiksmīgais cilvēks vienkārši tev atnāk, viņš pasaka, hei, tev iesdara šitais, tas, un tam liekas, visa man dzīve tagad ir pārmainīta. Bet īstenībā to lielo darbu jau tas cilvēks sagatavoja vienkārši savācot tos jautājumus un uzkrājot to enerģiju savā laukā. Un tad tu, es, Aksels, mēs visi bijām vienkārši kā reāli channeleri, lai nodotu informāciju tam cilvēkam. Un viss. Tieši tāpēc arī man patīk tas, ko teici. Ja cilvēki sagatavojās un ja tiešām uzdod tādus jautājumus, iedos un atnesīs tev atbildes, tad galvenais ir nenobīties un darīt tās lietas. Nu jā, ko, ejam tālāk. Mūsu mīļie jaukie sociālai tīkli. Kāpēc sociālai tīkli padara cilvēku nelaimīgus? Līdzināšanās. Tas, man liekas, ir uzreiz, tu redz citu dzīves, un tev tāds, manā dzīvē tas nav. Un tev automātiski gribās salīdzināt. Tas ir īpaši, ja tev ir neapzināts korā, tas, ka tu neesi pietiekoši labs. Jā, bet kāpēc cilvēki tur sēž reāli? Pasakiet, kāds cilvēks, kurš tu ilgu laiku sēž sociālos tīklos, ka tas apstiprina to stāvokli. Tas tev turpina apstiprināt, jā, tev ir taisnība par to, ka redz, tev dzīve ir neizdevusies, tev kaut kas nav kārtībā. Tas vienkārši sociālie tīkli dod tev to mierinājumu tam, ka, tev ir taisnība par to, ka tavu dzīve nav izdevusies, un tev ir labāk, tev patīk labāk būt taisnībā nekā, ka tu kļūdies. Un līdz ar to tur ir tāds ļoti toksisks attiecības daudziem ar sociālajiem tīkliem. Tu gribi to kaut kādu novērtējumu, tu gribi kaut kādu uzmanību, bet tajā pat laikā tev pašam iekšā tas vēl nav attīstīts. Un tas, diemžēl, mūsu laikos, es domāju, jauc visu, principā visu to kārtību, vispār visu
Nav nekas vairs skaidrs, kas strādā, kas nestrādā, visi tādā putrā vienkārši nav vispār nekas, ja. Mēs par to esam jau daudz runājuši arī, teiksim, iepriekšējos podkastos. Kad tās normas, kas bija normāls, kas nav normāls, ja tagad labu grāmatu lasu mīts par normalitāti. Gabors Matē ļoti jaudīga grāmata, iesaka visiem izlasīt, super grāmata, kas vispār ir mūsu laikos, vispār, ko mēs jau uzskatām par normu. Tāds sviests īstenībā piekrīt, ja, kas ir aizgājis tādam, un tagad jau tie jaunietis, kas aug, ja, viņš jau to uzskata par normu, kas reāli 10 gadus atpakaļ skaities pilnīgi nereāls lietas, ja. Tagad jau tas viss tiek uzskatīts par normu, kas vispār notiekās, ja. Un tas ir fenomens visā veselībā, sadzīviskajās lietās, attiecībās, ja, tur vispārējais, tas ir vispār ārprāts. Tāpēc es uzskatu, vienīgais variants ir vienkārši iet apzinātībā, reāli saviem strādāt, jo tu realitātē vienkārši paliec vienkārši pa dārzeni vienkārši un viss. Un tu vienkārši tu iekšēji iznīksti. Man liekas, tu ļoti labi mini to apzinātību. Man liekas, var apzināt lietot sociālās mēdījus. Tas kā es arī to daru. Tāpat arī daru, jā. Ka es speciāli sekoju kanāliem, kur runā par pozitīvām lietām, kur runā par reāliem risinājumiem, kuri visu laiku tevi ved uz to fokusu, kur dzīve izstās labi, un kur patiešām ir ok, kur tu saglabā to realitāti, nav tā, ka tu aizlido tur kosmosā pilnīgi, bet tu patiešām izvēlies, ko tu skaties, jo citādāk to izvēlēsies tavā vietā. Tu ierobežo savu laiku sociālos ciklos. Jā, cik tu lietot dienā? Zini, kā es vēl strādāju, tas tā kā ierobežo to. Es vēl strādāju, jā, bet es teiktu, kaut kādi, man liekas, ar visu strādāšanu kopā ir 4 stundas plus mīnus. Diezgan daudz, jā. Tu vari? Ir to kaut kāds timers, time limits. Man liekas, mūsu tikšanās man izslēdzās ārā, ja? jā, tieši bija tas timers. Man jau tas pats, tā kā man viss ikdienā, gan klienta apkalpošana, gan biznesa, gan social media ir caur telefonu. Tā kā, man tur pat brīžiem ir no 8 līdz 12 stundām. Reāli, un tāpēc ir ļoti grūti, bet es esmu tāds, kad es cenšos apzināti, tā kā, hei, ok, es esmu iegājis tajā Explore page, un tas, ko tu saki par to apzināto, tā ir laba štela, un to es noteikti iesaku visiem, jo Instagrams, var teikt, ir tā viena no tām lietām, kur cilvēkiem gribas pavadīt. Ieej iekšā Explore page'ā un uzspied uz lietām not interested, kur tavs prāts uzreiz pavelkās. Uzspied not interested, tev nomainīsies tavs algoritms, viņš paliks neinteresants, tur sāks kaut kāds random lietas notikties, un tev negribēsies tur tik ļoti vairs iet iekšā. Es esmu uzlicis stundu, es tagad pierakstīju samazināšu uz 30 minūtēm, tāpēc, ka es saprotu, es jau arī skatos, tur, principā, es jau neskarolēju, es pastos message kaut kādas tur lietas, kaut ko nedaudz, ja, bet es tāpat saprotu, vispār es gribu vēl vairāk no turienes distancēties, negribu. Es īstenībā biju nesen taisījis tieši sociālo mēdīju detoks 7 dienām tādu izaicinājumu, un tas, ko es īstenībā sapratu, kas ir vissvarīgākais, ja tu gribi samazināt to laiku tur, tagad tu ej sociālajos tīklos, tas nav tāpat vien, tu kaut ko tur meklē. Vai tas ir tuvība, jā, vai tas ir atzinība, vai tas ir mierinājums, vai tas ir atslābums, vai tas ir dopamīns. Ir daudz dažādi iemesli, kāpēc mēs tur ejam, un katru reizi, iespējams, tas ir kaut kas cits, un ir ļoti svarīgi apzināties, man liekas, foršākais būtu, ja tu vari uzdot sev to jautājumu, ko es tur meklēju, ko es tur meklēju, jo tiklīdz tu aizstāsi to, tas ir tāpat kā loģiski, ja tu esi izsalcis, tad tu ņemsi hamburgeru, ja viņš to par rokā. Es jau arī, kaut kad arī iepriekšējos podkastos teicu, ka jebkuram ir kaut kāds motīvs, kaut kāds, ko es tur eju iegūt, ja tu tur sievieti liek tur tās fotogrāfijas pusplikās, ja, kaut ko viņi tur reāli meklē, viņi tur var teikt vienalga, man tieši tur tā un šā, bet tu tur skaisti meklē tu atzinību, tev tā atzinība ir kā tik svarīga, ja, tu bez tās atzinības nevar. Bet ja tev ir vīrietis, nafīgi tev tā atzinība vajadzīga ir, ja? Tad kaut kas ar tevi nav kārtībā. Es teiktu, vīrieši īstenībā ļoti meklē atzinību. Kā arī tas ir, man liekas, tas neatšķirās. Protams, jā. Nē, noteikti, jā. Bet, tas arī ir viens tāds ko tu pateiksi, tu sievietē ir vīrietis, bet viņi tāpat liek tur visu laiku kaut fotogrāfijas, kāpēc viņi ir problēmas? Džekiem ir gym pictures. Tas arī ir tas, ka tu sāc trenēties, jo es arī sev atceros, tā kā, ka tu trenējies, tu tam pievērš riktīgi uzmanību. Tev liekas, ka tas ir kaut kas nozīmīgs tavā dzīvē, un tev gribās dalīties, lai tu vari saņemt atzinību. Par savčiks, un tu neesi īsti, tev viss forši džeks, tādā ziņā. Tas labs, jā. Ok, virzamies mēs uz noslēgumu. Top 3 ikdienas ieradumi, kas garantē, ka cilvēks jutīsies slikti. Es domāju, labi, bet tomēr. Es domāju, tās varēšu iedot kaut ko. Būs, jā. Bet labi, man patīk apgriezt tā psiholoģija, viņa arī, noteikti pornogrāfija, skatāmies visu laiku. Jā. Brītīgi labs instruments, lai jūs to slikti. Pirmais, jā, super. Tā kā junk foods, cukurs, maucam iekšā un pēc iespējas vairāk dzeram. Super.
Tas Super. ir vienkārši labākais veids, kā justies slikti. Ideāli. Un, zini kā, nav jēgas kustēties. Priekš kam? Taču kājas nav loterijā vinnēts. Vienkārši sēžam mierā un viss. Nu jā, ideāli. Super, labs, man patīk. Aksel, tavies? Man liekas, īstenībā mēs esam diezgan daudz jau par tiem negatīviem, ko mēs esam, nu tā kā, kas mums ved uz to negatīvo. Es tomēr gribētu pagriezt bišķiņ to uz to pozitīvo. Jā, es gribu tev iedot, tā kā, jo man liekas, tas svarīgākais ir, ka mēs arī šeit iedodam to fokusu cilvēkiem, un ir daudz... Fokus būs mums līdz mēs ejam uz noslēgumu, mēs padalīsimies. Es domāju, es varu vienkārši atkārtot tās pašas lietas, kad ja mēs sevi nenovērtējam, tas tā kā ir ieradums ļoti negatīvs. Un mēs regulāri nenovērtējam to, ko mēs esam izdarījuši. Noteikti, jā, maskustīgums, man liekas, tas ir bez šaubām. Un es nedomāju, ka ir jāsporto vienkārši iziet ārā, pastaigāties. Super, super simple. Un... Okay. Jā, man liekas, tāda pati vienkārši lieta, kā ūdens nedzeršana varbūt tās var spēlēt arī ļoti lielu lomu. Jo tas liekas... Ūdens nedzeršana? Jā, tiešām. Arī man reizēm pat ir ar to problēmu, ka tu aizmirsti, tu ieskrienies, tev nav tas ūdens par rokai, tev ir, nezinu, kafija vai... Kafija neaiziet ūdeni, ja? Jā, nē, noteikti. Un līdz ar to, pat tāds vienkārši ieradums var daudz ko ietekmēt. Virzamies uz noslēgumu. Pats svarīgākais, ko cilvēki gaidīja visu podcastu, kā tad izkļūt no šī stāvokļa, kad es reāli jūtos slikti. Tas būs tāds noteikti laikam tāds izpētes posms, kurā tev ir jāiet iekšā un tā kā jāatver tā savu instrumentu kastu un jāsāk ir lasīt tos visus instrumentus kopā un tad viņi būs jāsāk izmantot. Bet varbūt kas ir pirmā lieta, ko cilvēkam vajadzētu mainīt? Noteikti sākt ar vidi. Tas būtu svarīgākais. Noteikti. Es to saku no savas personīgās pieredzes, jo tiešām likās tā, ka es taču nevaru kā no tejienes var tikt ārā, kā es varu to visu pamest. Nomaini vidi, aizbrauc uz ārzemēm, beidzot iet pie sevīm, un tad tev tā sirdsbalss, ko mēs atkal vairākas reizes runājam, viņš sāks palikt skaļāk. Viņi sāks nākt tavā balsī, nevis to cilvēku balsīs, kas tev ir bijuši apkārt. Viņi tev sāks teikt, hei, pamēģini šito, izdara to, nedara to, un tad tu tiks vadīts. Un tad, kad tu tiks vadīts, tad tev pārējo viss iedos. Tas būs tavs tas journeys, tad galvenais turies. Okay. Ko tu teiksi? Kā izkļūt no šī stāvokļa, kas būtu pirmais, ko vajadzētu sākt darīt? Es atgriezīšu pie tās pašas līdzjūtības. Jo bez tā... Līdzjūtīgāk pret saviem. Jā, jo tā ir tā iekšējā vide. Jo noteikti es pilnīgi tev piekrītu, Mārtiņ, par to ārējo vidi. Tas ir ļoti grūti, ja mums tā ārējā vide ir toksiska. Bet reizēm daži cilvēki nespēja to mainīt, vai vismaz šķiet, ka nespēja tajā brīdī mainīt. Un man liekas, tas, ko tu vari vienmēr kontrolēt, ir tu vari kultivēt to iekšējo vidi. Un ja tā iekšējā vide nav saprotoša, ja tu nedod sev to sapratni, ka rekur es sniedzos pēc tā telefona, vai es sniedzos pēc alkohola, vai es sniedzos pēc pornogrāfijas, vai jebkāds tas sliktais ieradums, ko mēs esam, sakam, to nevajadzētu darīt. Ja tev nav līdzjūtības pret to, tu nekad to neatmetīsi. Tas tev visu laiku radīs tikai vairāk vainas sajūtu, vairāk kaunu. Visu laiku savu moki, teiksim. Tieši tā. Un tev vienkārši tā iekšējā vide būs tik briesmīga, ka tu, jebkas labs, kas nāks no ārienes, tu vienkārši viņu noraidīsi, vai tu viņu pat neredzēsi. Viņš tev var stāvēt šitā te sejas priekšā, un tev būs tāds, nē, es vienkārši to neesmu pelnījis, tas nav priekš manī. Tu vari paskaidrot, kā izpaužās šī līdzjūtība pret sevi, reālām darbībām, ko tas nozīmē? Līdzjūtība pret sevi, man liekas, tieši arī Gabors Matē ļoti daudz par to runā, un es tikai visiem varu ieteikt paņemt viņa grāmatu, jebkuru. Tas ir fenomenāli, kā viņš to pasniedz, bet ņemot viņa vārdus īstenībā, viņš saka, ka līdzjūtība rodās automātiski tad, kad mēs redzam sāpju. Un tas ir tas, kur mums sevi ir jāieskatās, cik ļoti mums sāp. Un arī citā cilvēkā. Jā, un protams arī citā. Un bieži vien citā ir vieglāk redzēt to sāpju, jo tu esi no malas. Bet ieskatīties tajā, kur tev sāp, piemēram, kad tu ņem to telefonu, redzēt, cik ļoti tu vientuļi jūties. Un tu meklē to sociālo connection tur, lai gan tas ir mākslīgs, bet tu centies kaut kā to iegūt. Un nevis sevi vainot par to, ka tevi tagad, nezinu, tur 10, 12, 15 stundas, kuras tu centies dabūt to kaut kā,
Bet saprast, tev tas tik ļoti sāp, ka tu kaut kā mēģini, kā tu māki. Tas pats par alkoholu, man liekas, tik bieži mūsu sabiedrībā demonizē to, ka cilvēki lieto alkoholu. Bet nē, arī Gabora vārdiem ir alkohols ir risinājums. Nu, tieši tā. Tas vienkārši ir labākais risinājums. Sāpēja, ko viņš pagaidām savādāk nespēja nodzēst. Tieši tā, un tāpēc, man liekas, ir tik svarīgi, ka tu vari pamanīt, tev sāp, un tāpēc tu šādi rīkojies. Nu jā, bet tas, protams, prasa diezgan lielu briedumu. Tas, ko tu saki, jā, tas diemžēl sabiedrība nav lielākā daļa nav gatava šādam briedumam. Turpat cilvēki, kas ir briedumā, kurš katrs ir gatavs par to, ko tu saki, es vienkārši domāju par kādiem cilvēkiem. Tā ir priekš manīm tagad kaut kāds jaunatklājums, ko es tagad esmu tur pēdējā pusgada laikā, par to es sācis domāt, un esmu tajā virzījies, un kaut kur esmu reāli sev tiešām ar tā runājis, tāpēc, ka tu var to izjust, to līdzjūtību tikai tad, kad tu esi galīgi kaut kur vienkārši sabrucis. Jā, tā ir tā sāp. Jo man tā padošanās, visi saprot, viss, ja? Un tad es saprotu, kur apakšā, man tas mazais Edgariņš šajā, ja, kas ir nobijies, kurš ir vienkārši, ja, kurš man pieaugušo dzīvi tagad sazvanīs vienkārši konkrēti, ja, un es pret viņu vienkārši izturos līdzjūtību. Es saprotu, reāli, Veģukiņ, tev bija reāli bērnībā baigi smagi. Ja, es saprotu. Es tev vienkārši, kā es teicu, piedodu, ja, teiksim, saprotu tev pilnībā, ja, un tas svarīgi, to iekšējo to komunikāciju veidot ar savu iekšējo bērnu, arī pret citiem cilvēkiem. Ja tu iemācīsies pret sevīm, tu iemācīsies pret citiem cilvēkiem būt vienkārši cilvēcīgāks, ja? Saprast, ja? Ko tu saki, ieraudzīt, tai viņa destrukcija ieraudzīt apakšā to sāp. Tas ir milzīgs briedums. Es teiktu, zini, kas man liekas to līdzjūtību sarežģīja, pēc ka joprojām mums sabiedrībā ir tas uzskats, ka līdzjūtība ir žēlošanās, vājums. Jā, ka tu atļauj turpināt tos sliktos ieradumus. Bet īstenībā tu nevari neko mainīt, kamēr tu neesi to pieņēmis. Un tur tā līdzjūtība, man liekas, mums pirmkārt ir jāredz, ka tā nav žēlošanās, tā nav čīkstēšana, jo čīkstēšana un žēlošanās ir, tu izmanto savu problēmu, lai dabūtu uzmanību. Un tu nekad nemainīsi to, tāpēc, ja tavā prātā ir, es to savu situāciju izmantoju, lai dabūtu vienkārši uzmanību, viss skaidrs, tu paliksi tur patās, kur tu esi. Bet ja tu esi godīgs pret sevīm, un tu redzi, es gribu šo mainīt, man nepatīk tas, kur es esmu, tad līdzjūtība ir tavs pirmais solis. Jā. Un arī godīgums, tas saka, tā ir ļoti, teiksim, arī tāds cilvēks lielākā daļa domā, es esmu godīgs, ja? Lielākā daļa cilvēku domā, ka viņi godīgi. Es pats zinu, ka esmu kaut kur godīgs, bet kaut kur arī esmu negodīgs, ja? Un tas arī to svarīgi atzīt un, teiksim, ar to strādāt, ja? Bet tas godīgums arī tā kā tāds liekas, kas ir godīgums, tā arī ļoti dziļa tēma, ja? Un tas arī svarīgi, līdz pavisam patiešām to saprast, ka tu kaut kur varbūt arī neesi godīgs, ja, pats pret sevi. Tas pirmais, kas man nāk prātā, lai tā kā cilvēks domātu, jā, bet es neesmu tik negatīvs pret sevi. Ne, bet iedomājies, ja tu vienkārši pielikt ruporu pie savas mutes un tu runātu to iekšējo dialogu ruporā, kas tur nāk ārā. Un tad iedomājies, ka tu to saki nevis sev, bet saki savam bērnam. Ko tavs bērns tajā brīdī darītu? Jā, vai vienkārši draugam. Iedomājies, ja tu komunicētu ar savu draugu šādi, cik ilgi jūs būtu draugi? Un tad tajā brīdī tu var saprast, kāds tas iekšējais dialogs ir. Un ja viņš ir tiešām negatīvs, tad saprot, ok, cool, kā man viņš jāpieregulē. Protams, tur ir tā liela apziņa un tur viss tas lielais darbs. Bet jā, tā ideja runā ar sevi tā, kā tu runāt ar savu meitu vai ar savu dēlu. Un tā, lai viņš to turpinātu mīlēt. Jā, es interesanti kaut kur nesen lasīju, vai kur, ja, teiksim, neatceros, vai runāju kādu, ka būtu reāli, bet domāju, ka būs darīs tādu risinājumu, ja, ka tev, principā, iedomājies, tu visu dienu, teiksim, tu pats sev filmētu. Tu visu dienu vienkārši kā tu pavadi, visu dienu sev nofilmētu, un pēc tam vakarā paskatītos to filmu. Vienkārši sēdot un skatītos to filmu, ja. Vai cilvēks, ko tu domāt? Lielākā daļa domāt. Ja? Piekrīt, ja? Es domāju, bet es domāju, tāda risinājuma drīz būs, un tā ir krūta tēma, ja? Ka tu to savu automātisko dienu, ko tu esi noskrējis, pēc tam vienkārši vakarā pārskati un domā, un tā būs baigā motivācija kaut ko mainīt. Tāpēc, ka realitāte tā ir tā refleksija, ko ret kurš veids, es viņu veids katru rītu, ja? Bet tu tāpatās visas nianses neatceries. Ar tā kamerā vai kur, ja? Vislabākais, ja tu vēl dzirdētu, ko tu pats sev teici, tas būtu vispār kosmos, ja? Bet no vienas puses tas varbūt arī ļoti traki aiziet, jo, ja tev nav līdzjūtības, tad tas būs tik fantastisks tā kā ēdiens tavam kritiķim. Viņam būs tāds, redz, tu šito dar nepareizi, to dar nepareizi, tur būs vienkārši eksplozija, tāpēc tāds, tu saidzi. Bet tas, protams, ir darbs, kas ar sevīm, tā refleksija vajadzīga, šobrīd tāds risinājumi vēl nav, bet tā refleksija ļoti, ļoti svarīga, ja? Ok, varbūt tad mēs virzamies uz noslēgumu. Ja būtu jāizvēlas viens ieradums, kas visvairāk uzlabos cilvēku dzīvi, kas tas būtu?
Viens ieradums. Ieradums ietver visu. Mhm. Iemācīties respektēt savu vārdu. Vienkārši. Savu vārdu, tas, ko tu pasaki. Tas, ko es pasaku, es daru. Un es vairs necīkstos ar sevi, nerunāju ārā no sevis, jo tur ir tad tie caurums painī. Tas vārda spēks, ko tu palaidi ārā vispār no sevīm, ja? Cik viņš ir apzināts un cik viņš ir pārdomāts, ja? Jo redz, lielākā daļa cilvēki, viņi ir gatavi darīt dēļ cita visu, tā kā es būšu laikā, izdarīšu to, palīdzēšu, bla. Un kad iet runa par sevi, neko nedara. Mums to vajag normalizēt, kad mēs arī darām priekš sevis tik, cik mēs darām priekš citiem. Un mēs varēsim reāli tas, es pat teiktu, priekš sevim vajag sev likt vienmēr pirmajā vietā, jābūt egoistam, teiksim, šajā lietā, ja, teiksim, tu esi svarīgākais cilvēks savā dzīvē. Viss izriet no tevīm, ja, cik daudz tu sevi ieguldīs, tik daudz arī tev būs viss apkārt, ja, tas ir tas tavs dārziņš, kas tev pašam reāli jālai, ja, teiksim, tāpēc, Un man liekas, tik daudz cilvēki baidās būt egoisti, ne jau sliktā ziņā, bet viņi velta to uzmanību sev, tad viņi ir bagātīgāki, viņi var dot vairāk citiem. Un tas, man liekas, tas ir tas, kur es bieži vien redzu, ka cilvēki uzskata rūpes par sevi par egoismu. Tāds, nē, ja tu parūpēsies par sevi, tev būs 10 reizes vairāk iekšā citiem arī iedot. Tieši tā. Kas viens ieradums? Tas ir kaut kas tāds, ko es īstenībā ļoti esmu sācis sekot pēdējos 2-3 gados, un tas ir daudz mainījis manā dzīvē. Tas ir sekot aizrautībai, augstākajai. Un tas ir kaut kas tāds, ko es cenšos, cik patiešām var. Nevienmēr sanāk, pilnīgi godīgi, bet sekot tam, kas tev aizrauja. Super. Un tas reizēm ir kaut kas maziņš, kā sakārtot savu istabu, jo, liekas, pats gribas kārtību, vai arī tas ir sekot, uztaisīt kaut kādu video, vai tas ir atnākt podcastu, un tas varie tik ļoti no tā, kas tev aizrauja, ja? Kas aizrauja, jo, man liekas, darīt to pēc iespējas vairāk sev, ja? Kas tev tiešām aizrauja. Jo tas ir tas, kur nāks enerģija. Ja tu darīsi to, kas tev aizrauja, un bieži arī cilvēki man jautājuši, ko tas vispār nozīmē. Kad tu neesi sekojis tam, kas tev aizrauja, tu pat īsti nezini, ko tas nozīmē. Tas ir, kur tev ir vieglākais ceļš, kas tev dod visvairāk enerģijas. Tas ir tas, ko mēs arī programmā tieši ar šo strādājam. Tas ir mūsu galvenais princips programmas, ja? Kur mēs principā pakojam ārā cilvēku vienkārši pa kostičkam, kā es saku, ja? Sākumā būs grūti, ja mēs sākumā to balansu sākam tīrīt, ja? Jo mūsu programmas mērķis nav reāli sasniegt mērķi. Daudziem liekas, lielākā daļa, kur ir mērķi programmas, kur ir fas, un davai skrien, x10, x20, agrāk tam es pats gaisu cauri, ja? Tu nodedz vienkārši tā kā lupat vienkārši sadedz, ja? Tam man agrāk likās biznesā, tu x10, tu vienkārši pārēties par dzīvnieku reāli, ja? Lielākā daļa dzīvo kā dzīvnieki, ja? Tāpēc, ka viņam ir priekšā tas mērķis uzmests, un tu vienkārši skrien kaut kur, tupa vienkārši. Mūsu ir pamat būtība tāda, tev vienkārši jādzīvo laimīgam. Galvenais mērķis ir, principā, cilvēku mērķis, globālais mērķis nodzīvot laimīgam. Tāpēc, lai tu sāk dzīvot laimīgs, tev sākumā jāmet no savu balasta ārā viss kaut kas liekais, ko tu esi savāds. Liekie uzskati, liekie aizvainojumi, bērnības traumas, neapzinātās kaut kādas lietas, ja? Nesakārtotās attiecības, atkarības, vispārējās, met ārā. Un mēs sākam mest to ārā pamazām, sākam tīrīt un sakārtojam bāzes lietas cilvēkam. Bāzes lietas, miegs, uzturs, aktivitāte. 3 bāzes lietas, ja? Kad tu šīs lietas sakārto, mums tur cilvēki vienkārši uzlido. Jau pēc 3-4 mēnešiem, ja? Tāpēc, ka cilvēks vienkārši apzinājās, saprata, ka mēs noņemam tos filtrus nost, saprot, ka īstenībā viss ir pavisam vienkārši. Nav nekas sarežģīts. Mūsu laikos tas ir sabakāts tā, ka tu cilvēks pat nesaprot, ar ko vispārībā sākt. Ja? Nomet nos balastā, sakārto savas 3 bāzes lietas, un tad tas, ko tu teici, reāli, kur tev vislabāk sanāk, kur tev vislielākais powers, kur tev ir vislielākais, kur tu jūti vislielāko, kā es saku, to flow stāvokli, ja? Kur tu vienkārši aizlido. Un vienkārši sāc tur iet, varbūt sākumā tu tur neredz nekādu potenciālu, varbūt tur nevarēs neko nopelnīt, bet vienkārši sāc to darīt kaut tā, ja tur cilvēkiem viņus patīk dziedāt. Viss tas cilvēks iet sāk dziedāt, paņem treneris, sāk to treneris sāk dziedāt, ja. Tur viena meitene mums tagad arī viņai, teiksim, patīk ritīgi ar suņiem, ja. Viņa tagad reāli vairāk tā ieguldās, viņai jau tāda suņu skola, viņa tagad podkāsts pa suņiem, viņiem super labi iet, teiksim, un viņai vienkārši viņa atplauks nereāli, ja. Un tas ir tas, kas ir, teiksim, ka tu nomet to lieko nost, tad pirmkārt atbrīvojas laiks, otrkārt atbrīvojas apzinātība. Un trešais, kādam sanāk hops uzreiz ielikt, kāds vienkārši, es pats tajā lietā arī pa maziem solīšiem. Es pats arī tagad sapratu, kas man patiešām vienkārši ritīgi patīk.
norauj jumtu, kurus var iedot milzīgāko potenciālu gan sev, gan cilvēkiem, un es jau tur arī vēl neesmu pilnībā, es tur arī eju tur pa maziem solīšiem, ja? Tāpēc, kad ir, kaut kāda, man ir tur liela saimniecība, kur jātiek galā, es nevaru vienkārši tur visu pamest, ja? Bet es arī virzos, ja? Un tas arī tas ceļš, ja? Iet tajā virzienā, kur tu redzi savu vislielāko power, ko tu vari iegūst vienkārši lielāko lidojumu, ja? Teiksim, tāpēc, ka tas ir galvenais mērķis, kur tu apvieno gribu un patīk, ja? Un jā, gribu un varu, gribu un patīk, ja? Un tu apvieno vienā, ja? Un tur tu vari uzplaukt arī 50, 60 gados, ja? Es uzskatu, to vajag obligāti darīt. Man patīk, iedomājies, mums programmā ienāca sieviete 68 gadi, viņa strādā ar saviem mērķiem, viņa saka, es gribu Edgars sasniegt savus mērķus. Es saku, vienkārši super. Viņa saka, ko es jau tur varbūt neesmu programmai atbilstoši. Es saku, super. Es saku, ka tu esi programmā, tas ir powers visiem. Tas parāda to, ka tu principā vēl vari iet un darboties. Saprot, ka tev ir kaut mērķis. Es gribu sakārtot attiecības savu vīrieti. Ja? Super, iedomājies. Ja? Un tas ir krūti, ja, teiksim, kad ir dažādi cilvēki, un tā ir tā vide. Ja? Tu kāds redz, kāds cilvēks jau ir vecāks, kāds ir jaunāks. Ja? Un tu mācies no dažādiem. Tas jaunākais skatās, kur, teiksim, tā visiem kalpo kā motivācija vecākajiem jaunākajiem vecākais. Ja? Tāpēc tas strādā visu kopumā. Tāpēc noteikti to, ko mēs šodien runājam, vide ir ārkārtīgi svarīga. Atrodiet savu pareizo vide, iet tajā vidē iekšā, jo tas tev vienkārši ļoti daudz kardināli var pamanīt un ļoti ātri turklāt. Ja? Tas ir visātrākais ceļš, teiksim, uz kosmosu, kur tu vari aiziet. Ja? Jā, un ja nav tās vidas, tad attiecīgi kārtojam to iekšējo vidi. Jo tad, kad mēs būsim sakārši to iekšējo vidi, ārējā vide vienkārši atspoguļosies. Ja tas ir tas, ja mums nepatīk tas, ko mēs redzam šobrīd ārā, tad nav jākārto to, kas notiekās ārā, jākārto to, kas notiek iekšā, un tu pēkšņi sāks pievilkt tās lietas, ko tu gribi īstenībā. Jā, un es noteikti arī pielikšu savējo artaviņu uz vienu ieradumu, ja? Es noteikti rekomendētu vienu ieradumu, kas visvairāk uzlabos dzīvi, tas ir aizrauties ar sevi, uzlikt sev pirmajā vietā un strādāt ar sevi, dot sev to, kas tev var padarīt labāku. Un tur ietilpst viss zināšanas. Es uzskatu, vispār es neekonomēju naudu vispār nekad uz zināšanām, uz veselību teiksim, uz uzturu un tam līdzīgām lietām. Ja? Tās ir vispār, tu iedomājies, tur ekonomē. Uz kaut ēdienu, tu pēc kaut lētu ēdienu, kaut kur pa gaisu, kaut kur skrien, ja? Kaut, nezinu, izglītību, tu meklē, cilvēks arī lielākā daļā meklē kaut kur pēc iespējas lētāk vai pa velti nopirkt. Es vispār uzskatu tieši otrādi, kur ir dārgāk, kur ir vērtīgāk, tur ir visticamāk kaut vērtība, ja? Un nežēlo sev. Tas arī tas skopums ir, ko es agrāk arī pats sevi redzēju, ja? Agrīt tas skopums, kaut kur visu laiku iekonomēt, kaut kur nopirkt lētāk, ko tu principā pats sev neuzticini, tu brīnies, kāpēc tu principā, neesi bagāts. Tāpēc, ka tu pats esi skops. Bagāts, principā ļoti ret, kad iet kopā ar skopumu, ja, teiksim, tu nedrīkst būt pret saviem skops. Un arī, veselība ārkārtīgi svarīga, ja, ka tu rūpējies par savu veselību, ka tu ieguldies savu veselībā. Tāpēc es rekomendēju, mans ieradums ir uzlikt sev pirmajā vietā, egoistiski strādāt ar sevīm un vienkārši padarīt to, es to radījis kā hobiju. Man ir hobijs, principā, strādāt ar sevīm, ja. Un tas arī ilgtermiņā rada ļoti liels rezultāts, kad tu, principā, kā saka, ar gadiem nevis kļūsti arvien noslēgtāks, neapmierinātāks, dusmīgāks, ja, un tā tālāk, bet ko gadiem vienkārši arvien vairāk atplaukst reāli, teiksim, ja. Tu gan izskaties labāk, ja, gan enerģijā, ja tev cilvēki pievalkās, ja. Tas viss ir rezultāts tam, ka tu, principā, ka tu esi sev, ņem kaut ko visu laiku nost un liec sev kaut ko klāt vajadzīgo. Viena lieta, ja drīkst pievienot tam, jo man liekas, tas ir riktīgi superīgi, ka tu gribi augt un attīstīties. Mans jautājums ir, kāda stāvokļa? Vai tas ir, jo es jūtos sūdīgi par sevīm, es jūtos, ka es neesmu pietiekoši labs, vai arī man tā patīk attīstīties? Man patīk, jā. Man agrāk varbūt ļoti daudz gadus atpakaļ bija tas, ka varbūt bija no tās, teiksim, tās kompensācijas kaut kāds, jā, šobrīd man tas nav vispār, man tas reāli vienkārši patīk, man tas rīktīgi aizrauja. Es vēl agrāk domāju, ko vairākas gadus atpakaļ domāju, man bija tāds krīzes pagrieziens, domāju, bet tik daudz tu visu kaut ko dari, bet kas tev realitātē patīk, ko tu vispār gribētu pats darīt? Kas ir tava ekspertīze vispār? Es nevaru atbildēt šo jautājumu. Es domāju, kur es esmu spēcīgs? Tu tur uzņēmis, uzbūvējis vēl kaut ko, es nevarēju saprast. Tad man viens labs mentors, kurš pateica, klausies, kur tu tērē visvairāk naudu? Kur tērē visvairāk laiku? Es saku, attīstībā, reāli mācībās, reāli tur. Es saku, reku, tas, ko tev vajag nodarboties. Tas, ko tev vajag nodarboties. Tas, par ko tu esi gatavs maksāt milzīgu naudu, tā ir tā tēma, kas ir tava ekspertīze, principā. Tas ir tas, ko tev vajag nodarboties. Vienkārši, bet fakts. Ok, kungi, paldies jums par šodienas sarunu. Bija jaudīgi. Skatītājiem
pēdējais jautājums. Es gribētu, lai jūs ierakstāt atklāt, kas jums šodien visvairāk uzrunāja no šīs sarunas, kas visvairāk, kādas atziņas, ko jūs paņemsiet priekš sevīm. Rakstiet atklāti, lieciet hashtagu, kas visvairāk patika, un šim komentāram, kurš savāks visvairāk laikus, es uzdāvināšu mēnesi, bezmaksas mēnesi, Reset 365 izaugsmes programmā, gada izaugsmes programmā. Tā būs VIP programma, kur principā ietilpst viena tikšanās klātienē ar visiem biedriem. Mēs katru reizi taisam kaut kādas interesantas prakses, interesantas lietas. Viena online tikšanās ar maniem mentoringā, kur mēs strādājam vairākas stundas un ejam konkrētiem jautājumiem cauri. Mēs iedosim konkrētu gatavu mērķu sistēmu, ar ko strādāt, kur ir balstīta uz psiholoģiskiem atzītiem, visādiem pasaulē atzītiem psiholoģijā instrumentiem. Tāpat mums ir programmā strādā psihoterapeits, spēcīgs cilvēks, kurš strādā tieši ar pagātnes traumām. Kā es teicu, lādē ārā to balastu, ja? Plus ir mastermind grupas, kur reāli mums grupās sadalīt cilvēki, kas savā starpā sazinās 1-2 mēnesī un strādā iet cauri mērķiem. Un, vēl daudz lietas, čats kopīgs, ja, kur mēs katru dienu komunicējam. Tāpēc tā ir tā vide, kas tev katru dienu, principā, pamotivē, pastimulē reāli kļūt labākam. Es varu pateikt, ka cilvēki visi ir apmierināti un uzlādēti, tāpēc, ka tas tev dod to virzību uz priekšu. Tas, ko mēs šeit runājam, darbs ar sevi. Tu vari pats strādāt, bet tu vari iet grupā, kur visu laiku viss strādā, un tas tev tā grupa uzreiz vienkārši automātiski ir uz priekšu. Kaut gan tu varbūt pat to neesi pieredzis. Ja? Un pēc kāda laiciņa tu jau būsi pieredzis, teiksim, tādā vidē dzīvot un, principā, visu laiku ar sevi strādāt. Jo tu sev ielaic vietā, kur tu, principā, tā kā, nevar neko nedarīt. Ja tu tur ieej, neko nedarīs arī tur, ja tur kaut kāds cilvēks pasaka, viņš tur 3 mēnešus nav to mērķu sistēmu pildījis. Es saku, klausies, principā, nav jēgas. Es saku, un viņš man kaut kādu uzdod jautājumu. Es saku, es esmu iedevis sistēmu. Tu man tagad prasa kaut kādu citu sistēmu. Es tev nedošu nekādu zeltu tabletīti. Cilvēks gaida tabletīti. Katru reizi būs savu tabletīti. Ja, katru reizi. Es saku, es tev esmu iedevis. Ja tu to sistēmu nelieto, es tad nevaru neko tev palīdzēt. Ja tu nelieto tos instrumentus, ko es tev iedodu. Ja. Tāpēc gaidīšu komentārus. Cerams, kad padalīsieties atklāt, labākais, ka jūs padalītos, ko jūs pielietosiet no šīs sarunas. Man liekas, saruna bija mega jaudīga, man ļoti patika, šo sarunu izbaudīju, neatkarīgi no tā, ka es šodien varbūt bišķiņ jutos tā kā nepilnā enerģijā. Tāpēc paldies, kad skatāties, un noslēgumā gribu pateikt dažas lietas. Tu neesi salauzts, tu vienkārši dzīvo nepareizā režīmā. Un brīdī, kad tu sāc dzīvot pareizi, tu beidz justies slikti. Paldies, ka skatāties, gaidīšu jūs komentārus, piesakojiet kanālam, kas vēl nav piesakojis, un tiksimies nākamajos podkastos. Paldies, jau kungi, paldies jums par foršu sarunu. Jaudīga saruna. Otrais rauns pie Edgara. Kārtīgi jaudīga saruna. Žaņus taisīs kā pildu. O. Jā, tikai bet. Es tā šitā.